ka mēs arī uzņēmējiem stāstam, kāpēc mēs atbalstam Ukrainu. Tāpēc, ka mēs šobrīd karu nododam ārpakalpojumā. Jā. Un tas ir lētāk. Tev ir lētāk, man draugs noziedo 150,000 vienkārši vienā dienā uzņēmējiem mieram. Un es varu tā guņču, bet kā, Bet tu pats teici, ka tas taču ir lētā. Viņi te jāsēž tranšajās. Kas tu man esi vienkārši internet bankā nospiedu sen podziņu. Viņi sēž tranšajās. Un tas arī, ja tu ilgi skaties kaut kādu izpostītu graustu, tev vajag grūti ir to stāvokli panākt, ka tev ir kaut kāda cerība. Un tāpēc arī tur ir pēc iespējas ātrāk. Viss ir jāremontē, kā minimums vizuāli. Vadītājs sieviete ir baigi labā lieta. Un sieviete nevis kaut kāda dzelzs lēdī, kā kāda virsieviete, no čuhņas izdarīt lielas lietas savas valsts labā. Es uzskatu arī, ka brīvība, individuālā brīvība, protams, respektējot citu brīvības, ir viena. Tas ir pierādījies, ka tā ir viena būtiska lieta, lai vispār kaut kas labs dzīvē notiek. Pie manis viesos šodien ir ļoti kolorīts cilvēks. Viņš sabiedrībā vislabāk pazīstams kā draugiem grupu runas vīrs. Nesen ieguvis augstāko valsts apbalvojumu 3 zvaigžņu ordeni. Bijis līdzdibinātais fondam Uzņēmējiem mieram, kas palīdz Ukraiņiem kara laikā, un paralēli tam visam viņš ir Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes loceklis Jānis Palkavnieks. Čau, Jāni. Čau. Mēs tevi labi diezgan pazīstam, esam tev pieteicis, gatavoju tādu labāko uzrunu un domāju, kas varētu būt tāds labākais, bet tev gan jau ar tām visām parasti piesaka arī lietām, jo tās ir oficiālās. Jā, ceries man piesaka draugiem LV runas vīru, tā kā visādi. Vai draugiem LV līdzīpašnieku arī esmu pieteicis dažkārt. Jā. Jā, varētu tā būt, ja ar to uzstāšanos plašajos mēdījos izskatās varbūt, ka tu visu to grupu vadi arī, bet jā. Kā tev šķiet, kāpēc es tevi uzaicināju šo podcastu? Podkāsts ir pārdevēja dienas grāmata. Es pieļauju, ka tu droši vien mani jautāsi, kā pārdot stāstu, vai kā pārdot zīmolu, vai kā pārdot kaut kādas idejas. Es pieļauju, ka tas ir iemesls. Patiesībā jau nav noslēpums, kad es sāku veidot šo podkāstu. Viens no pirmajiem cilvēkiem, pie kura es aizgāju, bija tu. Jā, un tad man bija ļoti svarīgs tavs viedoklis, jo vienmēr, kad tu veido kaut ko, kas būs redzams plašākā sabiedrībā, ir ļoti svarīgi dzirdēt pareizo tieši kritiku. Man liekas, tu biji tāds galvenais cilvēks, kas man uzreiz bija galvā, kad man tā ideja radās. Tad pārdevēja dienas grāmatu vienāds jāaiziet pie Jāņa, jāpajautā, vai šitā nav pilnīgākā hērņa, ko mēs te darām. Un tagad toreiz iedevi tā, riktīgi laba ideja. Es tev pastāstīju, kas ko kā, mēs padomājām par to konceptu. Un varētu teikt, ka tu varbūt to nezināji, bet caur tevi arī mazliet radās gan tā enerģija, gan viss tā pārējā lieta to darīt. Tāpēc ļoti simboliski mēs arī šajā raidījumā, jūs redzēsiet, mums nāk ārā gan pie logo, gan būs šādi tādi īsi izgriezumiņi, mums nāk arī draugiem grupas simbolika un draugiem grupu mentoru klubs, un par cik Jānis ir arī draugiem grupu mentoru kluba aizsācējs, tad šī saruna būs tāda ļoti simboliska. Jā. Super. Tas bija tas galvenais motīvs. Jāni, iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz taviem pēdējiem 15 līdz 20 gadiem, lai es un skatītājs varētu saprast, kas tu esi. Ja mēs skatāmies pēdējos 13 gadus, tad es esmu draugiem grupa runas vīrs pēdējos 13 gadus. Pirms tam es strādāju TETā. Pirms tam vēl arī esmu pirmajā sasaukumā Eiropas parlamentā strādājis kā pirmo deputātu, sabiedrisko attiecību konsultants. Mēs tad stāstījām, kas ir Eiropas parlaments šeit Latvijā, bet tādu savu karjeru es sāku Latvijas universitātē, izveidojot un arī vadot 4,5 gadus sabiedrisko attiecību departamentu. Eiropas parlaments, Latvijas universitāte, interesanti. Tas viss. Dienā vēl strādāju arī. Es biju arī tai pusē, kur laikrakstā Diena, biju politikas redaktors un veidoju Vēdienu, kas bija radīta uz vēlēšanām, bet vēlāk pārta par tādu politikas portālu, un arī kopā ar Arti Baņģieru mēs izveidojām tādu Dienu TV aizsākām, kas no sākumā, kā mēs ņirdzām, sākumā mēs taisījām kāzu video, tad vienkārši filmējām kaut ko. Jā. Bet beigās viņš izvērtās par tādu, es teiktu, pirmo interneta mēdīju, kurš bija tikai internetā. Tā kā tā pieredze
ir ļoti dažāda. Tad tā kā varētu teikt, ka tu mazliet digitalizēji to mēdīju, kas kādi tie bija iepriekš, un viņi nāca vairāk uz to interneta pusi. Jā, dienā bija ļoti talantīgi žurnālisti, kuri rakstīja, un tad mēs tur Uldis Rudaks mūzika, Dita Rietuma kino, tur Arturs Vaiders sports. Jā. Viņi bija viņi bija ļoti, ļoti ietekmīgi un talantīgi žurnālisti, un tad viņus arī parādīt video formātā. Jā. Tas bija, tad vēl vienu šķautni parādīt, kā var informāciju nodot cilvēkiem, ne tikai caur burtiem un bildēm, bet arī video. Tev pašam bija pieredze arī vadot kaut kādas sarunas, kur tu esi kā raidījuma vadītājs, vai tāda tipa pieredze, kā tu Jā, man bija, es pirmajā sezonā strādāju 360 TV, mums bija trešdienās tāds raidījums Ideja domnīca, kurā mēs aicināju ciemos visādu jaunu uzņēmumu un tehnoloģiju uzņēmumu cilvēkus, un tad tur gan raidījums bija tāds, mēs sēžam studijā pie galda un saruna, principā, podcasts. Jā. Tas bija podcasts. Cik gadus atpakaļ? Man ļoti slikti ir ar cipariem, bet tad, kad radās 360 TV tajā gadā, 5, 6, 7 gadu atpakaļ, tas bija, Okay. Tagad vēl mazliet atpakaļ pirms tiem 15, 20 gadiem skolas un universitātes laiki. Jā. Kāds Jānis bija skolas un universitātes laikos? Man ļoti interesē tās kā tu esi veidojies kā cilvēks tajā periodā? Es esmu dzimis un audis Tukumā. Jā. Es mācījos Tukuma pirmajā pamatskolā, kur bija nosaukta Ernesta Birznieka Upīša vārdā, bet tad es sāku mācīties vēl okupācijas laikā, bet tad mēs atguvām neatkarību, un tad pie mums skolas parādījās zīme, ka šajā skolā ir mācījies Zigfrīds Annemerovics, pirmais ārlietu ministrs. Kurš, principā izveidoja neatkarīgu Latviju. Jā. Vēl tagad tur arī ir, turpat pārsimts metrus tālāk viņš dzīvoja, tagad tur vēl ir skvērs izveidots par godu. Un tas bija tas, man liekas, un tajā pamatskolā es sapratu, ka pagājuši tajā lauku skolā ir mācījies džeks, kurš vienkārši no nekā izveidoja valsti, jo viņš bija tas, kurš mēs viņu arī daudz mācījāmies, kurš ieguva Latvijas atzīšanu dažādās vietās, diplomāts, ļoti profesionāls diplomāts. Un starp citu, viņam lauku māja bija savukārt netālu no manām laukumā. Es tur ar mopēdu varēju aizbraukt dažu minūšu attālumā, jo tā bija arī vieta, kur viņš gāja bojā autokatastrofā. Tas bija tas pamatskolas laiks. Parasti pamatskola, bet tas Merovica vārds visu laiku bija. Iedeva tādu kā pārtauc rezonēt ar viņu un saprast, no kurienes es arī varu. Jā, ka tu vari no čuhņas izdarīt lielas lietas savas valsts labā. Un tad es iedvesmojoties no televīzijas, kurā tolaik bija Mārtiņš Rītiņš, Elmārs Tannis un visādi tie pavāri. Es aizgāju studēt uz Kandavas tehnikumu pārtiks tehnoloģiju, kur viens no blakus elementiem bija, ka tu var iegūt pavāra diplomu. Man bija sapnis būt televīzijā pavāram. Man likās, ka pavāram nekas nav jādara. Tur cep kaut ko šmorē, tur pipars uzber vai vēl kaut ko tur dari un tev par to maksā naudu. Jā. Bet pabeidzot skolu, es sapratu, ka tas tomēr darbs pārtikas nozarē ir pārāk smags un fiziski smags. Es biju praksē un sapratu, ka tas nav priekš manis, ka tas paliks tādā hobija līmenī. Bet jau toreiz tehnikumā mēs ar kursabiedriem izdevām žurnālu, mēs uztaisījām audzēkņu padomu. Mēs tad jau mēģinājām darīt visādas lietas, lai nebūtu garlaicīgi. Un tad es gāju studēt un es sāku strādāt arī neatkarīgās Tukuma ziņās. Laikrakstā rakstīju par klubu apskatus un diskotēku apskatus Tukuma novadā. Tā tēma vēl joprojām tuva. Jā, tur nav nekur braucam uz Sēmes pagastu un aprakstīju, kāda tur bija diskotēka. Un tad es ieinteresējos par žurnālistiku un gāju un devos stāties Latvijas Universitātē žurnālistikas fakultātē, bet toreiz arī norādīt vairākas prioritātes. Es rakstīju pirmo žurnālistiku, es jau zinu, ka es tur gribu būt, bet man jāizpild tās 4. Un es ierakstu otro, kā
kā joku, teoloģijas fakultāti. Un tad es nokavēju iestāju eksāmenu žurnālistikas fakultātē, toreiz vēl bija iestāju eksāmeni, un tad es nokļuvu teoloģijas fakultātē studēt. Un tur fakultāte atradās Raņa bulvārī 19, tad centrālajā mājā, ļoti labas studijas, fantastiski kursbiedri, fantastiski pasniedzēji. Tāda sajūta, ka Latvijas labākie, Rīgas labākie. Un tad tur iesaistījos studentu padomē, kļuvu arī par studentu padomas vadītāju Latvijas universitātē. Un tad, kad notika administratīvā reforma, tad izveidojās jauna departamenta, tika izveidots sabiedrisko attiecību departaments. Un es pieteicos konkursā, nezinu, 21 vai 22 gadu bija. Un es neuzvarēju konkursā, tur uzvarēja viena sieviete, bet viņa pārbaudas laikā vienkārši aizgāja prom. Viņa laikam saprata, ka viņa šo akadēmisko vidi īsti nevarēja spēlēt. Un tad man piedāvāja vadīt, izveidot un vadīt departamentu sabiedrisko attiecību. Lieki piebilst, ka studijas tā laikā vēl neeksistēja tādas kā sabiedriskās attiecības, nekādas pieredzes, nekas nebija. Un tad skatījos Hollywoodas filmas, kā to dara, un braucu uz partneru universitātēm mācīties tur uz Helsinku universitāti, uz Turku universitāti, skatīties, kā viņiem tas notiek. Un tad kaut kādā pašmācības ceļā to departamentu izveidoju, manuprāt, un vēl daudz kas vēl strādā vēl šodien tur strādā pēc tās pašas schēmas, mēs uztaisījām fotoaģentūru, mēs uztaisījām avīzi, pārtaisījām pa interneta avīzi, bet iznāca žurnāls reizi mēnesī, visas sabiedriskās attiecības un arī daļai mārketingu, lai pievilinātu universitātei studentus, lai universitātes tēlu principā padarītu tādu, ka studenti šeit grib nākt strādāt. Tas bija, īstenībā darbs bija ļoti līdzīgs kā šeit draugiem grupa. Tad tev vienkārši ir groziņš ar visām laimīgajām lozēm, un tu tikai vari izvilkt, reku es pastāstīšu par šo, jo universitātē ar tajā laikā tur notika vienkārši fantastiskas lietas, tev nebija jādomā, par ko stāstīt, tu varēji izvēlēties, vienkārši izvilkt no groziņa jebkuru lozi, un viņa gandrīz ar garantiju vienmēr bija pilna. Jā. Tāpēc tas bija tāds, bet toreiz arī zināšanas nekādas, uzticība no mana mentora, profesora Ivara Lāča rektora un arī administratīvā direktora Jāņa Stoņa bija 100%. Tev ļauj darīt 100% to, ko tu uzskati par vajadzīgu. Iemācījos arī, kas ir budžets, kas ir Excelis, jo tev, kas nepieciešams tās lietas vienkārši. Visādi dokumenti, lielāko daļu dienas labi pārspīlē, vienu daļu dienas parakstīja dokumentus, kamēr roka nogurst tev, bet, manuprāt, tas radionābu izveidojām tajā laikā. Tas bija tāds foršs laiks, ka tu varēji, neviens nezin, kas jādara, un dari. Tu pēc savas intuīcijas, pēc kaut kādām lietām, kas tev liekas interesants, tu tā arī veido to. Tāds ļoti kreatīvs posms tavā dzīvē. Jā, ļoti. Tur bija tās reformas un inovācijas bija visu laiku. Es arī strādāju toreiz. Es dzīvoju Alfreda Kalniņa ielā, tad 10 minūšu gainā no universitātes. Strādāju no 8 līdz 10, katru dienu bija baigi forši. Daudz kas tajos 4,5 gados bija, daudz kas izdarīts. Jā, un pēc tam tālāk, ja mēs bišķiņ pārskienam pāri tām darba pieredzēm, vienkārši gribu uz to pirmo privāto uzņēmumu, kur tu nokļuvi, tad tas bija Latelekom. Jā, Latelekom tagad TET, jā. Tad tu tur sāki strādāt. Tur arī aizsākās tavs stāsts mazliet, kur tu iepazinies jau ar šī brīža draugiem grupa, kas ir oriģināli dibinātāji. Agri man es pareizi? Nē, es nepazinu toreiz nevienu. Tur es aizgāju strādāt uz marketinga komandu pie Ines Kalvētes, kas bija, kas joprojām ir man absolūta autoritāte, mana mutere, es teiktu, šajā jomā. Un viņa arī deva brīvu vaļu, dariet, ko gribat. Un, protams, mēs aizsākām. Man bija videoblogs, kurā es stāstīju, taisīju sižetus par Latelekom, un tas laiks arī bija, iedomājies, optiskais internets, interaktīvā televīzija, virzemes televīzija, bet galvenokārt optiskais internets. Kaut kas fantastisks tev, tev atkal nebija
tev nebija jāizdomā, par ko stāstīt, tev bija tik daudz inovāciju, par ko var stāstīt. Bet nē, toreiz es draugos nepazinu nevienu. Bet viņi nestrādāja arī tad par... Tajā laikā nē, tur bija pirms tam bija vesela tā draugu kopiena. Pirms tam vēl, jā. Es tur sāku strādāt tieši, ka bija krīze, finanšu krīze, liela, visi bija bez darba. 8. gads tā tad, un izsludina konkursu un aiziet un te vēl paņem. Ielas tukšas, kafejnīcas tukšas bija baigais laiks, un tev ir darbs labi apmaksāts, un vēl pie tam foršs, vai ne? Tā kā, jā, telekom laiki bija arī joprojām uzturu attiecības ar daudziem tā laika kolēģiem, un tas bija forši. Jā, tad no telekoma pataisno uz draugiem. Draugiem bija izsludināti. Es draugos gribēju strādāt īstenībā sen jau. Jā. Es kaut kad rakstīju Libertam vēstuli draugos, kad, hei, jums vajag sabiedrisko attiecību cilvēku. Kurš man atbildēja? Neko. Es pēc tam teicu, ka es neatbildēju. Cik tādas vēstules bija dienā. Un tad bija izsludināts konkurss, ka meklē sabiedrisko attiecību cilvēku draugiem. Tad man liekas, tas nav, tas ir man, jo tur nav varianti, es gribēju tur strādāt. Un tā es te nokļuvu. Jā. Tad, tas bija tie pirmsākumi tādi sanāk, tu pēc konkursa vienkārši atsaucies, pieteicies. Bet tagad tu esi nonācis draugiem grupā, visi nezināms, tā vide, visa, tas ir kaut kas savādāks, ko tu biji redzējis tā kā biznesā, tajās uzņēmumos, kur tu strādāji un veidojumos pašvaldībās, bet valsts sektorā. Pirmkārt, es nezināju, ka toreiz es nācu uz Draugiem LV strādāt, es nezināju, ka eksistē vēl citi uzņēmumi. Toreiz uzzināju, ka eksistē Texturīč uzņēmums, uzzināju, ka eksistē Desktime, jau toreiz bija. Tad Mapons atgriezās mājās, tieši burtiski, man liekas, manā pirmajā kaut kādā darbdienas mēnesī. Un tas bija tas foršais. Es nezināju tiešām, ka bez draugiem ir vēl citas lietas. Un tas bija tāds interesants moments. Un man ļoti patika. Un vispār man toreiz Agnese Zērne bija Draugiem LV direktore. Tādu vadības stilu nebiju redzējis agrāk, ka viņš ir draudzīgs, bet prasīgs un uz tādiem mērķiem orientēts un tiek pielāgots arī, kad pirmo reizi šeit redzēju, ka uz tevi skatās un mēģina saskatīt tavas stiprās puses un tādus arī uzdevumus un darbus tev dod darīt. Nelikt darīt to, kas tev nepatīk vai nesanāk. Un to es šeit pirmo reizi redzēju tādu. Nevis vienkārši, hei, tu esi tava amats prasa un dari, vai ne? Nē, tu galīgi, ja tā lieta tev ir galīgi sveša un nepadodās, atradīsies cilvēki, kuriem tas padodās un patīk. Un tāpēc tas bija tas, ko es šeit pirmo reizi redzēju. Un tā man bija vadītāja sieviete Ines Kalvēte, draugos bija vadītāja Agnese Zērne sieviete, un tas arī bija tāds īstenībā tas laiks, kad es sapratu, ka vadītāja sieviete ir baigi labā lieta, un sieviete nevis kaut kāda dzels lēdija, kaut kāda virsieviete, bet reāla sieviete ar normālu sievišķīgu sievieti, ar mīļumu, ar normālām izpausmēm spēja vadīt miljonu kompāniju un darīt lietas. Tā kā man dzīvē ļoti daudz ir sievietes atstājuši ietekmi un nospiedumu tieši kaut kādā biznesa domāšanu. Piemēram, Krista Baumane, kur arī bija viena no agrīnajām blogerēm, un tad viņa bija Saeimas deputāta un tāda NVO aktīvisti. Es nejauši ar viņu satikos, kur viņa lasīja lekciju par NVO cilvēkiem, kas ir sabiedriskās attiecības. Man likās, šī ir štelle, ko es gribu darīt. Vai bijusi iekšlietu ministra Marija Golubeva. Mēs reiz kopā strādājām, kur lielajiem uzņēmumu vadītājiem mācījām par dažādību. Un atkal man likās, kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas nezināms, bet atkal tā ietekme ir ļoti liela. Tāpat Agnese Zērne vai man tagadējā vadītāja Rūta Vētra. To, kā biznesu spēja vadīt sievietes, tas ir... Man tas patīk, un tur ir daudz ko mācīt. Tas ir pilnīgi, ne pilnīgi, bet ļoti savādāk, kā to dara vīrieši. Un
tas man arī nostiprināja tādu pārliecību, ka dažādība, tātad dzimumu dažādība, vecumu dažādība, tautību, pat rasu, vienalga, jebkāda dažādība ļauj lietām labāk attīstīties un ātrāk un savādāk nekā kā ir ierasts. Es esmu tur biznesmenis, Džeks, kurš te tagad vada lietas. Es tev ļoti piekrītu, ka man arī ir diezgan daudz sievietes dzīvē bijušas, kas ir tā kā spēcīgi arī līdz šim spēcīgi nospiedumu atstājuši. Man liekas, tas galvenais ir, kas sievietēm ir tagad jāsalīdzina atkal, bet viņas ir labāk vienkārši cērt kopējo lauku vispār. Multitaskings esot. Es nezinu, vai tas ir tas, bet jā, ir kaut kāds, gan tā empātija ir vienmēr bišķiņa augstāka kā vīriešiem, gan tās sarunas ir tā kā savādākas. Katram ir savas labās lietas, bet šķirot tā kā vai viens vai otrs ir labāks, man liekas, tas ir bezjēdzīgi. Nē, tur tam es ne, tur ir, katram ir, atkal, ne jau man interesē vadītājs, bet man interesē labs vadītājs. Jā, labs vadītājs vai vadītāja. Ne jau tas, ka viņi ir, ka viņi ir sieviete, tāpēc, ka viņi ir laba. Un man tā dzīvē ir sagadījies, ka ļoti daudz ir bijuši tieši sievietes vadītājas, kuras tiešām ir mani atvērušas, virzījušas, likušas noticēt sev. Tāpēc, jā. Tagad tu minēji tieši arī jau par pieskāries tam PR komunikācijai un pastāsti man kā pilnīgam iesācējs, es arī esmu iesācējis, pilnīgām nezinātājiem, ko tieši nozīmē PR un komunikācija un ar ko vispār cilvēki šajā nozarē, ja tā skatīsies kāds no malas, izstāst viņu, ar ko jūs nodarbojaties? Tad, public relations, sabiedriskās attiecības, tieši to arī nozīmē. Attiecības ar sabiedrību. Komunikācija tieši to arī nozīmē. Sarunas. Un vēlreiz nevis monologs, bet sarunas. Tā diskusija. Jā, divvirziena, kā minimums divvirziena sarunas. Un tad vēlreiz sabiedriskās attiecības ir attiecības ar sabiedrību. Tad kā tu personīgi vai kā tu kā uzņēmuma pārstāvis veido šīs te attiecības. Un turpat, saprast to ir gaužām vienkārši. Iedomājies, ja tu esi vienkārši cilvēks, nezinu, savā klasē, kursā vai čomu kompānijā. Kāds tu esi? Vai tu, teiksim, esi muldoņa, tāds, kurš kaut ko piemelo, samelo, lai izskatītos, makšķernieku stāsti, vai tu stāsti, kā tu tur vakar vai kā tev tur bija. Ar laiku, taču tev uzskatīs par muldoņu un sāks, teikt, tur jāfiltrē visu, ko viņš šāda. Vai arī tu uzskati, ka tikai tavam viedoklim ir taisnība. Tu stāsti, kā ir īstenībā ir šādi. Un vispār es jums izstāstīšu, kā man gāja, parunāsim, kā man gāja, es izstāstu, kā man gāja, man pat neinteresē, kā tev gāja. Tad atkal vienvirziena komunikācija. Un tad tā kā tu būvē, kā indivīds, kā cilvēks attiecības ar sabiedrību, sabiedrība var būt vienalga ģimene, tāpat tu būvē attiecības ar sabiedrību tikai uzņēmuma vārdā. Un, manuprāt, tas pats galvenais elements ir, ka viņām jābūt ir patiesām, īpaši mūsdienu laikmetā. Tu vari sameloties un samuldēties, ko tu gribi, un viss nāks gaisā ļoti, ļoti ātri. It īpaši, ja tu melos intensīvi, tev būs arī diezgan ātri tevi atkodīs. Un otra lieta ir, manuprāt, ko mēs izmantojam savā darbā, ir jebkas, ko tu saki par sevi vai par savu uzņēmumu, vislabākā tāds vingrinājums ir ielikt tā tavu uzņēmumu nosaukumu vietā vienkārši jebkuru citu uzņēmumu nosaukumu. Un tad paprast sev, ja tur ir citu uzņēmumu, tev tas interesē? Nē. Tad kāpēc kādam interesētu stāsts par tevi vai par tavu uzņēmumu? Tieši šāda veida stāsts, kad mums, piemēram, mēs esam lielākie, labākie, ja tur skatās kaut ko, kuram interesē paklausīties, ka tu esi lielākais, labākais. Bet ja tu dod kaut kādu, interesantu informāciju vai kaut kādas zināšanas vai jebko citu, tad cilvēkiem tas interesē. Tas ir sabiedriskās attiecības elementā. Bet atkal sabiedriskās tad ar sabiedrību un attiecības. Attiecības nekad nav vienvirziena. Pieņemsim, es nezinu, tur cietumniekam ar cietumu uzraugu nav attiecību. Jo
Jo tur ir vienvirziena un tās attiecības būt atvērtam, sarunāties, protams, arī klausīties, ko cits tās. Tas ir sabiedriskās attiecības, vienkārši attiecības sabiedrība. Un kādus izmanto metodes vai kanālus, tas jau ir atšķirīgi. Tur, vai tu to dari internetā, vai tu to dari klātienē, vai tu to dari televīzijā, vai vienalga kur. Tam jau tas ir atšķirīgi. Galvenais ir tas, ka tu viņas veido. Viss, tur. Nekāda raķešu zinātne. Jā, man licies interesanti. Uzreiz, kā tu man iedod skaidrojumu, tā man nāk galvas laik pingo tāds vārds mediātors, bet nevis mediātors, bet paspilgtinātājs situācijās, kad vajag paspilgtinātāt, un tušētājs būtu pareizi, kas nogriež to spilgtumu nost, kur nevajag tik daudz viņu. Tāda tā kā tas vidus filtrs, laikam, vai... Nē, protams, tu skaidrs, ka es izvēlos, par ko runāt vai nerunāt, bet es bieži nevaru izvēlēties, par ko nerunāt. Ja tev uzdod jautājumus, jāatbild uz viņu. Pirms vēl, tad mums bija Pērkam kopā, tāds zīmols draugiem grupa, bez tabū bija regulārs viesis. Tur kāds kaut ko pasūdzies. Es šaubos, vai atradīsies kāds cilvēks, kurš teiks, ka man baigi patīk bez tabū runāt. Jo tev ir, vienmēr ir kaut kas jāskaidro vai jātaisnās. Bet es nekad nebēgu no tādām lietām. Ja tev kāds uzdod jautājumu, vienmēr atkal sabiedrībā tu esi kaut kādā ballītē, čomu un tev atnāk, pastāstīji, tu vakar kaut ko tur ne to izdarīji, pastāstīji, vienkārši aizgriezies un nerunā. Jā, kas tu esi, lai tu neatbildētu. Jā, un tad tu arī vienkārši atbildi uz visiem. Un arī dažkārt, ko es arī esmu sapratis, kad tagad tu par sevi stāsti, es pat dažkārt diezgan nosacīti apzināti, pirms lasu tur lekcijas stāstu, cik mums tur draugiem grupa, cik mums te viss ir super. Jā. Un tad es jūtu, ka kaut kādā brīdī ir jāpasaka, nav jau tā, ka viss ir super. Ja? Jo pretējā gadījumā tu stāsti, cik ir labi un cik ir skaisti un kad te viss ir dzīvojām, tur paradīzē, tad arī, pagaid, tev tiešām nav problēmas, varbūt tev ir kaut kāda psihiska slimība, kur tu neredzi problēmas. Un, kad runā, dozē, un tā arī mēs paskatāmies, pieņemsim sociālos mēdījos, arī tas virziens, kā agrāk bija tur ģimenīte, vai mums ir tikai balti krekliņi, mēs tikai sēžam pļaviņā, piknikā un skaisti dziedam koncertos, bet idila, kaut kāda rāda, un tad, kad īstenībā prāt, ka ģimenē, ka tagad tev sīkais pa grīdu vārtās stundu un psiho, tā arī ir daļa no ģimenes dzīves. Nevis tikai balti krekliņi un smukas lietas. To tu vari rezonēt arī, kad tu sajūti sevi, nevis to idili, tu, protams, arī jūti viņu. Bet tu jūti vairāk arī tās problēmas. Tagad ir kādam citam problēmas. Es nezinu, man personīgi vienmēr ir tāda tieksme identificēties, ja man arī ir bijusi tāda problēma. Un es esmu tuvāk uzreiz tam cilvēkam, kas parāda to. Jā, tas ir jārāda, jābūt ir patiesam, cik vien tas ir iespējams. Un to es īstenībā iemācījos arī universitātes laikā, kad bija kaut kādas lietas, kuras tev bija jākun. Toreiz vēl bija ļoti izplatīti to darīt tikai tradicionālos mēdījos, kas ir laikraksti, televīzija, radio. Un tad, kad bija runa par problēmām, tad vai jums ir šāda un šāda problēma universitātē? Jā, ir. Viņi ir. Un sākumā tāds apjukums, kā viņš vienkārši pateica, ka ir problēma, viņš atzina to, bet ir problēma, mēs to risināsim. Un viss, un cilvēkiem, tad jau viņi ir normāli. Tad jau viņi nav kaut kādi. Jo ir uzskats, ka tāds ļoti maldīgs un tāds vecišķs uzskats, ka sabiedrisko attiecību cilvēki kaut kādi meļi, kuri kaut ko tur piepušķos un nepateiks, un izdomājiet, kā šo notušēt, vai tur kaut kādi gadījumi, jūs esat sabiedrisko, tad zvaniet tur tam žurnālistam, lai viņš par šo neraksta. Kaut kādas tādas, tādas sovietu tādi gājieni, piezvanīt kādam, lai tur neraksta. Bet, ja ir problēma un viņa ir, kāpēc, lai par viņu nerunā? Jā. Es nezinu, kaut kā es arī esmu redzējis tādu, nav gan mazāk un mazāk, tas man liekas, ka paliek. Mēs esam kaut kā jau sākam izskaust to lietu, bet ir, man liekas, tas vienkārši tu nozodzi pats sev pēc tam tādā veidā komunicējot ar sabiedrību, jo viņi uzreiz automātiski saprot. Sabiedrība jau nav stulba, cilvēki nav stulbi. Viņi saprot, ka tu viņiem melo un ka tu kaut ko nestāsti, un to var ļoti labi redzēt. Man starp citu, es pat atceros to momentu, kad es pieņēmu apzināti šādu lēmumu runāt par problēmām. Bija kaut kāda televīzija, kaut kāda politiķa diskusija. Un
tagad prasa tur politiķiem, varbūt izstāstiet kaut kādas savas kļūdas. Bet tas bija sen pirms kādiem gadiem, tur 20 vairāk. Un tad viņi visi, tur partijas, ko tu zini un redzi, un tie politiķi, ko tu redzi, man kļūda nav, labi, ja man jāpasaka kļūda, vienīgā kļūda, ka es varēju strādāt vēl citīgāk. Man liekas, pilnīgi visi tajā zālē, visi pie televizoriem skaidri redz, ka tu melo. Jā, ka tu neesi cilvēks. Jā, un tad kaut kad pēc kāda laika tas parādījās, man bija kļūda tāda, bet es tur izdarīju kaut ko labu. Kad tev ir, ko nozīmē bez kļūdām? Tīpaši tu, kas to runā, tu taču esi viens kļūdu vācelīte, kādas tev kļūdas nav bijušas. Un kad tur reāli tam netic. Un tā bieži ir, ka mēs dažkārt arī kaut kādā sabiedrībā viens kaut ko runā, nepatiesība. Visi apkārtējie zina, ka tā ir nepatiesība, tā skaitā viņš. Bet izliekās, ka tā nav. Nevajag noklusēt, pēc tam kaut kādā brīdī var sākties liels problēmas. Un arī, ka tu melo vai kaut ko pārspīlē, ir problēma. Tev jāatcerās visu, ko tu teici, ko tu sameloji, un tev agri vai vēl kaut kāds pavadiens nobrūk. Tas vienkārši apgrūtina domāšanu. Tā ir, es esmu tādas situācijas redzējis. Pats esmu bijis tādās situācijās. Es arī esmu melojis agrāk, un tad, kad tu redzi, ka tu beigās melo un sapinies kaut kādos savos melos, un priekš kam tas bija vajadzīgs. Nav arī vajag patīkam, Es pareizi saprotu, Telekom tagad tā vadīja arī PR nodaļu, vai tu tur vienkārši strādāji? Nē, es strādāju, es biju sabiedrisko attiecību speciālists, bet tad, man tā specifikācija bija specifikācija, bet es specializējos uz jaunajiem produktiem, un tad arī, tad es izprasīju iMacu, un tad es sāku iMovie, starp citu, montēt tos video blogus. Jā. Kāds tās atšķirības starp tagad un draugiem grupu, ja tev tā būtu jāsalīdzina? Kad tu strādāji pirmkārt, izmērs tam toreiz. Es atkal baidos neprecīzi pateikt, bet bija vairāk tūkstoši darbinieku visā Latvijā. Draugiem, kad es pievienojos draugiem komandām, mēs bijām ar visu maponu un visiem destējumiem ieskat, mēs bijām kaut 50 vai 60 cilvēki. Tā, ka tad divas klases, AB klase, visi viens otru pazīst un zina, kā sauc. Tas izmērs. Protams, arī tolaik vēl bija uzskats, kad ir, ko te uz darbu tev ir jāģerbjās, jo tu strādā nopietnā uzņēmumā, tad tas bija atnākot uz šeieni, kad tev maikā un džinsās katru dienu, un arī tā var. Tas bija tāda, protams, arī tas, kad, Telekom jau toreiz ieviesa jaunas produktus, jau viss minētos optisko internetu un tā tālāk, bet, draugiem bija kaut kas pilnīgi jauns, tā bija lieta, kas bija, tas bija interneta biznesa, tas bija tolaik, tā bija, reti, kur tu varēji strādāt kompānijā, kas nodarbojās ar internetu. Tas bija tāds, ja neskaita to pašu tēt. Vecums arī, manuprāt, es arī tolaik draugos biju viens no, nebija jaunākais kolektīvā. Un tā savukārt es biju viens no jaunākajiem. Bet, viens no, tas nebija tā, ka tur bija. Tās bija tās atšķirības. Un arī gan gan draugos, kas bija tā forša, gan Latvijas universitātē, tur klienti ir visi. Latvijas universitātē, es nezinu, toreiz bija 28,000 studenti. Tad, principā, gandrīz visi. Tam arī klienti bija visi. Visiem bija mājas telefons vai mājas internets, un draugos arī bija. Šeit bija visi. Es tā skaitā, visi bija. Tas ir tāds interesants, ka tu strādā kompānijā, kuras klienti ir, principā, gan vismaz lielākā daļa tavu draugu, ģimenes locekļu paziņu. Tas bija tas kopīgais, varbūt. Okay. Tagad iedod tāds bišķiņ savādāks jautājums būs. Iedod man 3 galvenās lietas, ko tu darītu, lai būtu slikts sabiedrisko attiecību un komunikāciju speciālists. Pirmā lieta nekomunicēt, bet tev kāds žurnālists vai kāds zvanu neatbildēt. Neatbildēt vienkārši. Kas ir, starp citu, nozares klasika, īpaši politikā un īpaši kaut kādos sarežģītos projektos, vienkārši neatbildēt, uzskatīt, ka tu neatbildēsi un tad izvairīsies. Atšķirās kaut kas starp politiku un privātu, un uzņēmumiem vai
radikāli nevajadzētu atšķirībām būt tur. Manuprāt, nav jāatšķirās. Jo politika ar to, protams, tu pārdod to politiķu tēlu vai to idejas tēlu, un uzņēmumā tur ir pārdot kaut kādu tēlu. Tad pirmkārt neatbildēt, otrkārt melot, un treškārt neatbildēt, melot. Divi īsti, es pat nezinu trešo. Ar tiem pietiek, lai visu sačakarētu. Tagad mazliet parunāsim par krīžu komunikāciju uzņēmumos un vispār tavā nozarē. Tev arī pašam ir bijuši šādi tādi fuck-upi, bet ļoti nereti uzņēmumam ir ar šo problēmas tieši krīžu menedžēšanu. Un kā jau teicu iepriekš, mēs visi pieļaujam kļūdas un cilvēki to ļoti labi saprot. Kas jādara šādās situācijās, lai efektīvi tam tiktu cauri klāt? Tu minēji to melošanu un nemelot. Tā noteikti būtu viena no galvenajām lietām, kad tu esi tajā, es to nosaucu par shitstormu, kas ir sācies tajā brīdī. Jā. Zini kā, man ļoti patīk krīzes. Tas ir bijis perversi, bet es atceros, kad universitātē aizdegās biblioteka. Tas ir traģiski. Man tā bija viena no dienām, kad tev ir beidzot, tev ir. Sportists, viņš tur trenējās kaut kādā treniņā, tad viņam ir spēle, tad ir adrenalīns un viss, un tev ir aizdevusies biblioteka, un tev ir tas jākomunicē, un proaktīvi jākomunicē. Un tā. Draugos vēlēšanu laikā login lapa bija, tur bija publiskā bibliotēkā ievietots kaut kas, un tur bija atrasts caurums, un login lapā bija Putina portrets, un vēlēšana dienā. Putina portrets skanēja Krievijas himnu, un teica tur krieviski rakstīts biedri latvieši, drīz mēs pie jums atnāksim, un tā. Es sataisījies ar bērniem, iet uz vēlēšanu iecirkni, man līdz tur visai dī kaut kur, un es eju no mājas ar un zvana, kad tas ir noticis. Es aizgāju novēlēt, es paspēju tajā dienā, bet briesmīga īstenībā, briesmīgs notikums, viena no laimīgākajām dienām manā mūžā šo te krīzi komunicēt. Man ļoti patīk. Yeah. Bet tur, kas ir pats galvenais, ir izstrādāt, varbūt pat nerakstīt, bet galvā kaut kādus plānus, kas ir noticis un kādas ir tālākās darbības un ko tu proaktīvi dari vai nedari. Tas pats ugunsgrēks uzreiz es pirmais informēju, kad tad ir aizdegusies trepes koka bibliotēkā, ir ugunsdzēsēji, ja tu arī zini visas jautājumus, kas ir jāpasaka, un arī šajā draugiem LV gadījumā, kad tu proaktīvi sazinies tev ātri jāsniedz informāciju, tu zini, ka tev zvanīs cilvēki, tev ir jābūt gatavam jau tam, ko tu tev pirmkārt jāuzzina informācija, jādalās ar viņu, un jādod arī kaut kādi, atkal risinājumi. Jā, ir situācija tāda ir notikusi, ko mēs šobrīd darām, mēs pētam, tik līdz varēsim ziņosim, arī tik līdz var arī ziņo. Tur tā matrica ir vienkārši. Atkal tas pats, kas ir noticis, piemēram, draugu vidū krīze. Nezinu, aizgāt makšķerēt, viens iekrita ezerā. Tad tu nevelc ārā telefonu, nefilmē, nesmējies par viņu palīdz sākumā, un tad pasmējies. Tad, ja tas ir kaut kur aizgājis tālāk par kompa, tad ir jāzvan viņa mammai vai draudzenei vai sieviņai, ka viss kārtībā. Viņš ir dzīvs, ar viņu viss ir labi. Tieši atkal tie paši noteikumi. Tikai bija viņa citā tajā līmenī. Par uzņēmuma ārējo tēlu veidošanu. Kāpēc uzņēmuma ārējā tēlu veidošana ir svarīga? Tā būtu, un te ir tāds dilemmas mazliet jautājums, jo tad, kad uzņēmums sāk veidot, vadītājs pārsvarā ir viens ar kaut kādu komandu, kas ir, pieņemsim, tehniskie cilvēki, viņiem nav tā kā sabiedrisko attiecību speciālisti, viņiem ir pašam jāuzņemās tā loma. Viņam būtu jau no paša sākuma jākoncentrējās uz to, vai kaut kādā brīdī tam jāpieslēdzās, un kur, tavuprāt, ir tas posms, kad tagad mēs veidojam to tēlu, bet tagad varbūt ir vēl par ātru, mums nav produkta vai mums nav laba tā kā risinājuma, lai to tēlu veidotu? Es uzskatu no pirmās dienas, kā cilvēkam, tev arī savu tēlu veido no kaut kādas pirmās dienas, kad tu esi, 5 vai 6 gadi vai 4, kad cilvēks sāk kļūt par cilvēku, viņš jau veido to savu tēlu. Kaut vai, piemēram, izvēloties apģērbu vai izvēloties frizūru vai, tad tas jau tiek darīts no pirmās dienas. Un atkal uzņēmumā,
Atkal tas jautājums, vai mums vajag sabiedriskās attiecības vai nevajag? Ko nozīmē nevajag? Jums nevajag elektrību pirmajā nedēļā. Varbūt ka tā ir lieta, par kurām, skaidrs, ka es nesaku, ka vai tev vajag speciālistu. Un tā, bet tas, ka, ja tev esi vēl maziņš un nevar atļauties speciālistu, tad tev tas jādara pašam, tāpat kā vadītājs. Vadītājs, Libets Lauris pats vadāja pirmos kreklus, vēl pirms draugiem, pirms Printful. Viņš drukāja kreklus, viņš ar velosipēdu viņus piegādāja pircējiem. Arī Printful sākumos viņš pats grieza tur plakātus un veda. Tamanis ir programmējis ļoti daudz un visādas inženieru lietas taisīs uzņēmuma agrīnās stadijās. Kad tu esi, mēs zinām, ka īpaši mazos uzņēmumos vadītājs dara 7 amatus. Viens no šiem amatiem ir tēlu veidošana. Tad atkal jautājums, es nezinu, vai kāds pateiks, man vienalga par manu tēlu. Kā tev var būt vienalga par tavu tēlu? Jo tas, ja tu gribi, darbiniekus, klientus, viņiem ir jāzina, kas tu tāds esi. Cevišķi mūsdienās cilvēki ļoti izvēlās produktus un pakalpojumus kādu vērtību līmenī. Nevis tur zemākā cena ņēma. Ir kaut kādas segmenti, kur tas ir būtisks, bet tu jau skaties, kas tev, vai tev saskan ar šiem cilvēkiem. Tāpēc es uzskatu, ka tā tēla veidošana ir no pirmās dienas. Un tev jau var būt viens uzņēmums, un viņš, teiksim, aizklapēties vai bankrotēt, bet tu jau kā cilvēks paliec, kā vadītājs vai kā inženieris. Arī inženieriem ir tēls, arī programmētājiem ir, programmētāji viens otru zina, šitas ir zīmuls, tas tikai tur kaut ko zina, šitas ir īstais žeks, un šitas zina lietas, kā viņi veido savu tēlu, kuras fórumos, kaut kādās tur, hakatonos vai kaut kur tur viņi arī veido ar darbiem to savu tēlu. Jā, tad parunāsim mazliet par žurnālistiku, plašsaziņas mēdījiem un vispār raidierakstiem kā tādiem. Tu pirms tam iepriekš minēji, ka tu biji arī raidījuma vadītājs 360 TV. Jā, tu runāji ar dažādiem uzņēmējiem šajā gadījumā, kameras priekšā jaunu uzņēmumiem, es pareizi saprotu. Jā. Un tas būs man personīgais jautājums. Kāds ir tas zelta standarts, pie kura būtu varbūt jāpieturās, lai sanāk tāda sakarīga saruna, intervija? Kas ir tie tavi, pēc pieredzes, ko tas ir atkodis, kas reāli strādā? Intervija ir ļoti grūts formāts, bet viena iemesla pēc tev ir jāprot klausīties. Man tā bija liela problēma, jo kāds satraukums, un man bija jautājumi. Man arī bija redaktors šim raidījumam, Oskars Lepers, kurš strādāja eskadrā un to visu sagatavoja. Un man bija baigi grūti. Man tas bija ļoti, ļoti grūts darbs. Man tur tas Lepers tā lamāja pēc pirmiem raidījumiem, ka pašam likās, šis nav mans. Un tad TV24 bija tāds raidījums Rampas uguns, ko vadīja Andrus Kivičs. Un ļoti, iegulēja Rampas uguns, fantastisks sarunas. Nezinu, es Kivičam prasu, Andrim, es saku, kā tev tas izdodas? Viņš šoko elementāri. Tev ir jāuzdod jautājums, nevis kas, kur, cik, par cik un kāpēc, bet kā. Kā tu iepazinies? Nevis kur tu iepazinies un kad tu iepazinies, bet kā tu iepazinies ar to cilvēku. Kā tev izdodas darīt lietas. Un tas Kivičs padoms ir man kopš tās dienas vienmēr līdzi, un mums pat ir tādi, Printfulam ir tādi semināri, kuri saucās kā vadīt globālu komandu. Kā darbnīcas. Jā. Un tad tā ir tā lieta, ka tev jāprasa ir nevis kas, kur, kad, ko, bet kā. Tas esot vislabākais. Bet tas nenozīmē, ka tā tu ar visiem kā jautājumiem uztaisīs. Protams, arī gatavošanās, kad ir jāsagatavojās, tev ir jāzina, jau jāpārzina tēma, bet tev ir jāpatur prātā, ka tā saruna, kas notiek savstarpēji, viņa nav jūsu saruna, viņa ir tam klausītājiem. To es īstenībā arī dienā iemācījos, ka tagad tu runā, ar politiķi, intervē kaut ko, tā nav jūsu saruna. Tā ir saruna tiem, kas skatīsies, vai lasīs, vai klausīsies. Okay.
Tad publiskās uzstāšanas. Tev ir arī sakrājusies tāda, es teiktu, ļoti liela bagāža ar uzstāšanās pieredzi. Tā tiešām ir tā kā parasta lieta, bet tu parasti uzstāšanās laikā tā ir, ka tev ir satraukums, viss pārējais, un tas galvenais ieteikums ir tur, elpo pirms tam, vai nesatraucies, lai cik dīvaini izklausītos. Vai ir kaut kādas tādas lietas, ko parasti nesaka par publisko uzstāšanos, kas nav tāda tipiskā lieta, ko tev darīt, kas tev palīdz uzstāšanās laikā? Jo skaidrs, ka ir jāelpo, jo tas ir dabīgs tur. Jā, tie elpošanas vingrinājumi ir, ka tu pacel kaklu, lai tur... ieplūst. Tad, kad mācīju to mākslīgu elpošanu, tur lika pacelt kaklu, un tad es tā vienmēr paceļu to, lai ieplūst tas kābeklis, un tad viņš norēpst. Un tā, bet man atkal, es nekādas beigos padomas nevaru dot, jo man viss, kur es uzstājos, es visu tās tēmas zinu. Pieņemsim, ja man ir jāstāsta par draugiem grupu, par jebkuru uzņēmumu, es esmu bijis klāt pie tā uzņēmuma idejas dzimšanas. Līdz ar to man ir baigi viegli to stāstīt. Varbūt tas padoms ir tad runāt par to, ko tu reāli zini. Jā. Kur tu esi bijis klāt vai pētījis vai kaut kādā veidā zini. Otrs atkal, atcerieties, tad viens ir, ko tu gribi pastāstīt, bet atceries, ka tu stāsti cilvēkiem. Un tagad pie katra teikuma vai pie katra slaida uzdot jautājumu, šis kādam interesē, kādam šī informācija, ko es tagad saku, vai kādam viņa interesē, vai kādam viņa var būt noderīga. To vienmēr paturēt prātā un arī atcerieties, ka jebkurš klausām vai skatām gabals kaut kādu procentu ir izklaide. Tad cilvēks viņu grib baudīt. Vienalga, vai tu vari stāstīt par finansēm, bet tu gribi dzirdēt to stāstu baudām. Ka tev arī jāietērp kaut kādā, varbūt būtu skaļi teikt šova elements, bet, lai viņš ir interesants, lai viņš ir interesanti klausīties. Izklaidējoši. Un arī, atkal visu laiku paturēt prātā, to stāstīt, to, ko tu tagad stāstītu kāds cits un vienkārši būtu nevis draugiem grupa, bet cits uzņēmums, tevi interesētu, nelīdz galam. Tātad tavs stāsts nav interesants. Nefokusē, atkal, tā ir divvirziena komunikācija. Tad tev ir jāsaprot, ka tas, ko tu stāsti, vai tas kādam interesēs, vai viņam būs tev, ko pajautāt, vai ko viņš paņems līdzi, tas ir labs īstenībā. Kādas 3 lietas viņš varētu paņemt līdzi no tavas stāsta, vai no tavas lekcijas, vai no tavas semināra. Cilvēcīgi izturēties pret darbiniekiem, atbalstīt viņu idejas un pats galvenais uzticēties. Tu ne tikai par šo daudz runā, bet arī dzīvo un, es teiktu, veido šādu pieeju draugiem grupā, kas jau no laika gala ir iestājies tieši par to cilvēcību un cilvēkiem galvenokārt, jo tas ir galvenais uzņēmuma. Es negribu nosaukt to par resursu, galvenā uzņēmuma vērtība. Jā. Tu ļoti bieži runā arī ar citiem uzņēmumiem par šīm tēmām, par dažādību, par cilvēcību cilvēkiem. Var iedot tādu nelielu priekšstatu par to, kā ir mainījusies varbūt tā attieksme pret darbinieku kā galveno vērtību uzņēmumā tādu pēdējo 10 gadu laikā, ko tu esi novērojis, kur mēs ejam šobrīd? Es pieļauju, ka draugiem grupa nebija pirmā vieta Latvijā, kur, labbūtība tiek pievērsta pastiprināt uzmanību labbūtībai, bet mēs bijām pirmie, kas par to sāk runāt. Es atnācu strādāt, man arī bija tā interese, ka par to ir jāstāsta, tāpēc, ka tā ir forša lieta. Un es ļoti labi atceros, es uzņēmu šeit uzņēmējus, valsts iestāžu, pašvaldību, amatpersonas un rāda un stāsta, un saka, forši jums te forši, bet mums jau tā nevarētu, jo mums jau viss ir savādāk. Jā. Un tev likās, bet te jau šeit nav runa par naudu, tur mēs nav jāiegulda milz līdzekļi, lai tu būtu cilvēcīgs. Tad bija posms, kad teica, jums jau te birojas un visi tur jaunieši, un tā man jau ražotnē šito nevarētu. Un tad mums parādījās Printful ražotnē. Mēs arī ražotnē var ieviest cilvēcīgas apstākļus. Tas sākums bija tāds ļoti, ļoti neticīgs. Atnāca palūrē kā uz tādu zoodārzu. Jums te ir tā, mums jau tā nevar būt. Var.
Un tad tu skaties, kad ar laiku valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu sāk mainīties. Nu, piemēram, man bija ļoti bieži kontakti ar valsts nekustamiem īpašumiem, kuri tagad ir, manuprāt, viena no pionieriem vispār tādā valsts iestādes attieksmē pret darbiniekiem, pret vidi, pret biroju. Un tas pamazām mainās. Tagad tas ir jau trendīgi. Mēs progresējam tā kā uz to labo virzienu. Kāpēc? Tas ir dažas vienkārši piespiedu apstākļi. Tev ir vienkārši darbinieku resursi ir tik, cik ir. Jā. Un tev vairs negrib cilvēki nākt strādāt pie tevis. Es atceros to vienu tādu džeku, kurš Twitterī bija ierakstījis tādu baigo frāzi, un arī iespējas atņēma. Viņš saka, ka daudzi uzņēmēji sūdzās, ka jaunieši viņiem negrib nākt strādāt. Viņš teica, ko tu iedomājies, ka tavā postkolhoza aplokšņa alga kantorī kādam vispār gribētu to strādāt? Kāpēc tu nepajautāsi sev to jautājumu? Ko nozīmē negrib nākt strādāt? Es negribu pie tevis nākt strādāt, tāpēc, ka tu esi lohs, bet tu to vēl nezini. Un tagad ir visi sapratuši, ka, tad pret darbinieku jāizturās kā pret cilvēku, nevis kā pret īpašumu vai kā pret mēbeli. Vai ka, tev ir jārespektē tas, ka viņš tev nepieder. Viņš šeit nāk, vienalga kāda motivācija, vai tā ir alga, vai tas ir vienalga, kas viņš nāk, jums ir savstarpējs darījums, viņš tā nepieder. Un viņš ir cilvēks, un ja viņam ir bērni, viņam bērns var saslimt, ja viņam ir hobiji, tad viņam ir varbūt 2 nedēļas jābrauc uz kaut kādu, pāvilostu sērfot vai kāpt kaut kādos kalnos. Un atkal, tu saki, ka tu negribi lietot vārdu resursu, es gan lieto vārdu resursu, ka cilvēku resursu, mums draugiem grupa, cilvēku resursu ir pats vērtīgākais, kas mums ir. Tur nevis tie kompi, serveri vai vienalga. To visu var nomainīt. To visu var nopirkt, jebkurš atnāks tev viens kriptobro un nopirks kaut ko tur dārgāku. Bet tā attieksme, tā empātija pret cilvēkiem, tas vienkārši ir pareizi. Un atkal, jebkādu lietu, ko tu dari, pareizi, viņa agri vai vēlu atmaksājās. Agri vai vēlu. Ja tu esi foršs pret savu komandu, viņi būs lojālāki, viņi efektīvāk strādās, viņi būs ieinteresēti darīt lietas. Un man arī patika, ka šeit var kaut kādas lietas ieteikt. Varbūt mēs varētu tur darbiniekiem to un to. Jā, laba doma. Ko? Tik vienkārši tas bija, ka tu vari ieteikt elementāru lietu un tu pasaki, vai daram un izdarām vēl šo un šo. Jā, mans podcasts ir arī viens no tādiem labiem piemēriem, jo bija precīzi tieši tā, kā tu noraksturoji. Es atnācu pie tevis un tu man parādīji, kur ir studija. Nezināju, kur studija, bet pateicu, redz, studija ir mikrofons, tev vajag vēl kaut ko. Es teicu, nē, gan jau es iztikšu. Un tad sākam vienkārši darīt tās lietas. Jā, tas ir, un atkal, piemēram, pārnesam uz kaut kādu privāto dzīvi. Mēs tev ir... tur, čomu kompānija, braucam, makšķerēt, un tur viens saka, paņemam tomātu čipsus. Nē, tomātu čipsus, man negaršo, neņemsim tomātu čipsus. Es nezinu, muļķīgs piemērs, bet, ka tu vienkārši izdomā, ka būs tikai tā, kā es gribu. Bet kāpēc man būt pie tevis tikai tāpēc, ka tu tā gribi, vai tikai darīt to, ko tu gribi? Man arī ir jūtas, es esmu cilvēks, es arī varu gribēt lietas. Ja tas saskan, kāpēc to nedarīt? Tad teiktu, ka tie galvenie klupšanas ākameņi, kuriem tie uzņēmumi aizķerās, tas, ko es vienkārši dzirdu, es pārfrāzēšu, ir tas, ka tu neuztver to savu darbinieku kā cilvēku. Tā būtu galvenā tā izmaiņa, kas tev būtu jāveic savā galvā. Ir problēma. Protams, var vienmēr atrast vainīgo, es saskatu vainīgo tos okupācijas gadus, kuros mēs dzīvojam. Es pats piedzimu okupētā Latvijā 79. gadā. Un tur bija tā iemācīts, kad apmēram tev cilvēks ir nekas. Mēs redzam šodien Krievijā. Cilvēkam vispār nulle vērtības. Cilvēkam, ka individam nav vērtības vispār nekāda. Pēc tam bija 90. skarbie, kur vispār cilvēks bija maiņas monēta. Ja? Un, diemžēl mums tas ir atnācis līdzi, tāpēc, ka mēs redzējām, ko kāds tur krustēvs uzņēmējs, kā viņš tur ienāca savā firmā un visi tur no viņa baidījās un viņš tur varēja kaut kādas tādas jēlības darīt un likās, laikam, mēs neredzējām citus piemērus, vai ne? Bet nav katram pakausī bija tas, bet pagaid, bet šis nav ok, šis nav pareizi. Un šeit draugiem grupa ir tā burvība, ka
tu tā domā, jā, bet šis nav pareizi, to vajadzētu kaut kā mainīt, un tu pasaki vienam otram ideju, jā, daram tā, jā, nezinu, pieņemsim, mums ir ieviests ierašanās darbā līdz 11. Jā. Bet elementāri, ja ir, cilvēki dalās pūcēs un ciruļos, tas pat ir pierādīts tur zinātniski kaut kā tur. Pat ja nav, nenalga, ja tev gribās pagulēt, es, protams, ceļos tur 6, bet ir kāds, kuram gribās pagulēt. Un es redzēju to reāli dabā. Mums bija mūsu dizainers Alvas Rozenbergs, kurš šobrīd ir arhitektūras un interjera fotogrāfs. Viņš vienreiz atnāca uz sapulces 9 no rīta. Pilnīgi bezjēdzīgi patērēts laiks, viņš fināli nefunkcionēja. Jā. Un savukārt 11. viņam sākās diena, un viņš ir produktīvs un darbīgs un tā tālāk. Tad atkal, tu dari vienkārši kā labu darbu, ļauj cilvēkam pagulēt, bet patiesībā tu vienkārši izmanto viņa produktīvāko laiku, efektīvāk izmanto viņa darbu. Jā, to grūti saprast ir tā domāšana, kad ir ražotne skola, ir bijusi zvans. Nē, skaidrs, ka ražotnē ir citi nosacījumi, piemēram, Printful ražotnē ir stingrāk, bet tur to nevar. Jā. Bet šeit to var. Birojā to var, nekas nenotiks. Ja? Tur, un daudzas lietas ir tādas, ka tev vienkārši jāpaskatās ir uz lietām atkal, pat no malas jāapstās. Piemēram, es kretīns priekšnieks, ja? Tā liekas, viņi visi tur lohi nestrādāt ar nākšu ar kaut ko. Tā godīgi apsēdies mājās ar tēņu, pasaka, tev patiktos, ja tev tā darīt. Ja vai arī kaut kāda tur paudze, piemēram, es atceros arī, es biju praksē vienā restorānā, un tur nomainījās īpašniece. Tad rītīga, briesmīga sieviete, tad padomju produkts līdz kaulam. Ja? Un es tur esmu praktikants, un man tādi salīdzinoši jauni pavāri ļauj gatavot ēst. Un atnāk, un manā laikā, tad okupācijas laikā, praktikants vispār no kartupeļu ceha neizgāja. Acis sāk raustīties, kad saka manā laikā. Jā, un viņi uzskatīja, ka praktikants ir kaut kāds mēsls, ko iemet kartupeļu cehā, un viņš tur mizo kartupeļus, un neko citu neredz. Pagavicīt, vai vecenīt. Tā ir prakse. Ko kartupeļus iemācīšos mizot? Kāda jēga no tā? Bet manā laikā bija tā arī tagad kaut kādi tur, es uz skolu gāju tur 10 kilometrus. Apsveicu, forši, ka tu gāji uz skolu 10 kilometrus. Un ko tagad mums visiem ir jāiet 10 kilometrus kājām uz skolu? Jā. Tāda, ka man liekas tā pagātne mums vēl kā līdzi. Es arī jūtu, ka tie cilvēki nav tikuši kaut kā pāri tam arī daudzās situācijās. Varbūt viņiem, viņi liekas, kad, turkārt, kas man liekas super absurdi, ka vecākā vai paudzē šķiet, ka jaunākie ir sliktāki, kas statistika pierāda, ka katra nākamā paudze ir labāka. It visā produktivitāte, attieksme, ētika, IKP, vai nezinu, kādos parametros nākamās paudzes vienmēr ir labākas. Bet vienmēr visa tur jaunā paudze, mēs esam īstie, ja, tu senči bija lohi, jaunieši lohi, mēs esam īstie, ja mēs esam izredzētie kaut kāda muļķības kaut kādas, kad arī tā neieklausīšanās jauniešos tikai tāpēc, ka viņi ir jauni. Bet normāli tās ir sekas, jo acīm redzot viņu laikā vecāki cilvēki tā izturējās pret viņiem, iedod to modeli, un viņi to modeli paņem tālāk un uzskata, ka viņi nav redzējuši citu modeli. Ukraina. 2022. gada 24. februāris. Diena, kad Krievijas okupanta armija sāk iebrukumu, lai okupētu Ukrainu. Ir ļoti labi dokumentēts, kas notika Ukrainā tajā laikā, bet es gribu saprast, kas tagad darījās varbūt tavā galvā tajās 24-48 stundās pēc tam, kad tu izdzirdi par šo iebrukumu. Pirmkārt, jau iebrukums sākās daudz agrāk. Krimas okupācija, aneksija un arī šo te reģionu mistisko republiku dibināšanu. Tas jau bija agrāk, es tam ļoti, ļoti sekoju līdzi. Un tajā dienā tas kokteils, kas bija galvā, bija briesmīgs, jo pirmkārt es biju viens no tiem, kurš neticēja, ka es gaidīju, būs tur kaut kādas provokācijas, kaut kā. Es neticēju, ka vienkārši mūsdienās Eiropā var tā vienkārši pāriet pāri robežai ar tankiem un okupēt teritorijas. Tam neticēju. Lai gan Amerikas izlūkdienas brīdināja, bet
Ja? Vai neticējuši Amerikas izlūkdienas, mēs taču labāk zinām. Vienkārši tā bija neticība. Un tad tajā pirmā dienā, kad tu ieraudzīji to, tās visus tos video, tos tanku daudzumus un to visu to aviāciju, kas tur notika, vienkārši bija šoks. Man bija tāda, īstenībā pirmo reizi bija tāds baigais bailes, tukšums, neziņa, tāds apātijas. Es atceros, ka es mēģināju, skatījos tur visus ziņas, mēģināju pastīšos Netflixā, filmu par dzīvnieciņiem, un tu skaties, ka tu nevari. Ļoti tās dienas, tās pirmās dienas, kamēr Ukraiņi nesāka dot pretī, tā kārtīgi, bija, briesmīgākais laiks, ko es spēju atcerēties mūžā, jo, skaidrs, ka jautājums bija iekšējais, cik ilgs laiks paies, mums, kad viņi atnāks līdz mums, ka mēs esam NATO un nosacītā drošībā. Vienalga bija, tas laiks bija, vaiprātīgs, vienkārši vaiprātīgs. Jā. Es tieši tajā laikā arī ar paralēli runāju ar dažādiem kolēģiem, bija ļoti precīzi tas pats, un tu uzreiz automātiski, es, piemēram, sāku domāt, tajā laikā man draudzene tur kaut kāda bija, un tur ģimene, un es tādu sāku domāt, labi, kas notiks, līdz mums aizies, kas tālāk, kad būs kaut kāds iesaukums vai kaut kur ģimeni jāpalīdz, viņam jāizsūta un tā. Tu visu laiku skaties tās ziņas, un tev ir tāds visu laiku, visu dienu negatīvs tas sentiments, un nevar pastrādāt. Un 2 nedēļas visas redzēja, kā zombiji staigāja. Un tad kaut kādā brīdī, vajadzēja vienkārši pateikt, enough is enough, ir kaut kas jādara. Tur, ja tu gribi palīdzēt, tev nav jāizlasīt tās ziņas visu laiku, tu vari refrešot, paskatīties, bet tas nav visu dienu jādara. Jo tās tā izplēnēja, kam varbūt tā nevajadzētu būt, bet, tāds notiek, vienkārši cilvēks pielāgojās. Bet par tevi runājot, tu nolēmi nevis vienkārši skatīties, tur tās ziņas, lasīt, varbūt bišķiņi palīdzēt un noziedot naudu. Tu uzreiz kopā sasauci cilvēkus, vai ar vēl grupu jūs sasaucāt cilvēkus, kam ir, un tādus cilvēkus, kam ir vislielākā spēja palīdzēt ātri un efektīvi, tiek dibināts fonds uzņēmēju mieram. Pastāst, cik ātri pēc kara sākuma šī ideja radās un kā tā ir attīstījusies šobrīd varbūt? Radās tā ideja ļoti ātri, kaut kādās, es precīzi neatceros, bet vienā no pirmajām dienām Ieva Driksna piezīmē, man es toreiz vēl nepazinu, un piezīmē teica, vai draugiem grupi gribētu piedalīties palīdzības sniegšanā. Un es, protams, teicu, jā, uzreiz, jā, gribam. Un tad no sākuma mēs pat strādājām, nebija vēl fonda, mēs tur arī viens no līdzdibinātājiem ir Anna Andersona, Riga Tegels, un mēs pat no sākuma vācām naudu no uzņēmējiem caur Riga Tegels biedrību. Tas bija tā ļoti ātri, un centāmies pēc iespējas ātrāk šo fondu nodibināt kā atsevišķu vienību. Ļoti ātri savācām naudas, ļoti ātri atradām Ukrainā partnerus, jo mēs nesūtam naudu uz Ukrainu, mēs sūtam konkrētas preces, ko viņi prasa. Specializējamies tur uz droniem, uz medicīnas iekārtām. To, ko prasa, to mēs sūtam. Nevis izdomājam, ko vajadzētu. Un arī sūtam nevis kaut kādam mistiskam adresātam, bet konkrētiem džekiem, kurus arī man bija tā unikālā iespēja pagājušajā gadā savā dzimšanas dienā devos uz Ukrainu, lai nogādātu arī vienu kravu un arī reāli satikt sejā dzīvē, redzēt armijas daļu, redzēt visus tos cilvēkus, kas cīnās. Tur vispār nebija jautājumi, bet, vai kaut ko tā darīt, bet paldies sievai, kura bija šī iniciatore, jo man arī bija tāda apātija, tāda neticība, atceros arī vēl šeit pat draugiem grupu mentoru klubā. Mēs tur satikāmies, tāda liela kopiena, kas bija gribu palīdzēt bēgļiem, Ziedot LV, tavi draugi, vesela tāda kodols, un kur domājam, ko daram, jo bija jārīkojās ļoti ātri. Un man no sākuma arī priekš godīgi, man tā pirmā doma bija, daram, bet kāda tam jēga? Tad, kad tu redzēji, ka jēga ir, jo likās, ka viņi aprīst to Ukrainu. Es neesmu ne militārais eksperts, nekas es nesaprotu, kā tas viss man likās. Beigas viņiem ir klāt. Un tad, kad tu redzi, viņi dod pretī un pamatīgi un gudri un forši, tu likās, pagaidi, šis ir jāturpina. Un šobrīd uzņēmējiem mieram ir ļoti ietekmīga organizācija, kura
kura spēja piesaistīt miljonus un spēja uzrunāt uzņēmējus un spēja atrast šai naudai, spēja viņu pārvērst precēs vai dronos vai jebkādās un reāli palīdzēt. Mums, kad mēs aizsūtam dronus, mūsu Ukraiņu draugi sūta pretī ļoti smuks video, kā šie droni tiek izmantoti. Un, protams, tas pirmais laiks bija, visi ziedoja naudu, visi arī mazas, lielas summas, ļoti lielas ziedoja. Un tad, protams, tas bišķiņ pieklusa, bet tagad ir tāds otrais vilnis, jo saprot, kad ir palikuši pēdējie metri, vienalga, vai viņi būs gads vai 2, vienalga cik, kad ir jāpalīdz. Tā kā, un kas arī vēl bija forši, viens ir nauda, bet otrs bija, kā es redzēju, kā draugiem grupa, kolēģi, kā viņi vienkārši iesaisties brīvprātīgā darbā, tas bija kaut kas fenomenāls. Es atbildēju uzņēmējiem mieram sākotnēji par bēgļu uzņemšanu. Jā. Mēs visos draugiem grupu dzīvokļos un īpašumos izmitinājām militāristu ģimenes un vienkārši mūsu kolēģi pieteicās. Man bija brīvs dzīvoklis kaut kādā tur Jakavā, vienalga kaut kur un pieteica dzīvokļu. Zinu, kad no Mapona ļoti daudzi gāja strādāt bēgļu centros brīvprātīgi arī no Mapona, no Rodgēmiem programmētāji gāja programmēt bēgļu katalogu, sistēmas. Tur tas man likās, ka būs grūti kaut kā, es nezinu, kāpēc man tā likās, būs grūti, kā te būtu vienkārši iemet iekšējā čatiņā, hei, vai kāds negrib brīvprātīgi pielīdz kaut kur, vienkārši tev atsaucība tāda, ka maz neliekas. Tā, tas bija tāds, un tā apātija pamazām pārtapa tādā, cīņas parā, pagaidi, kur mēs taču varam izdarīt lietas, un tad arī sākām darīt. Es parasti podkāstu izmantoju, mēs izmantojam manifestācijas un tā tālāk, mēs te pieejam tāda nopietna lietā, bet es gribu izmantot un pateikt, tas minimālais mērķis uzņēmējiem mieram būs izpildīts, tad, kad okupācijas armija pametīs Ukrainu, un tad tālāk, protams, būs visas atkopšanās sekas, kas ir jāturpina uz priekšu, bet tas ir tas minimālais mērķis, ko es arī novēlu, man liekas. Jā, paldies. Jā, tas ir mērķis, un arī, protams, mērķis ir pēc iespējas ātrāk atjaunot Ukrainu, un arī, kad es pagājuši, kad tur biju, es redzēju, kā viņi to dara uz sitiena, tur viņi atjauno sabiedriskās ēkas, privātie atjauno tur sašautos. Tur bija tā, kur okupācijas karaspēks Krievi gājuši, tur vienkārši tāda urlas vienkārši izpostīt kaut kā savā ceļā, un tur bija izpostīts vienkārši bezsakarā kaut kādas lietas. Un tas arī, ja tu ilgi skaties kaut kādu izpostītu graustu, tev vai grūti ir to stāvokli panāk, ka tur ir kaut kāda cerība, un tāpēc arī tur ir pēc iespējas ātrāk, viss ir jāremontē, kā minimums vizuāli, lai cilvēkiem ir cerība, lai nav tā, ka šī ir vieta, kas ir jāpamet, jo, protams, kura pamesta vieta, ja viņi ir bez saimnieka, bez cilvēka, viņi agrāk vai vēl kaut kādā veidā rada kaut kādus riskus, un tāpēc, mēs arī, ne tikai palīdzam militāri, mēs arī esam uzņēmušies tādu šefību par Černīhivas tādu, pilsētu vai ciemu, kas saucas Jahidne, kurā mēs ceļam mājas, un arī tagad tās mājas ir, principā nolīdzināts līdz ar zemi, un, kad mēs jau ceļam pēc, Eiropas standartiem, tas ir viss siltināšana, energoefektivitāte, visas tās lietas jau parādam, ka, ja reiz tev ir jāceļ no nulles, tad vai daram to pareizi, un tagad patās aizsūtījām lielu krāvu Černīhivas bērnu slimnīcai ar medicīnas iekārtām un dažādām precēm, ko saziedoja vairākas Latvijas slimnīcas un uzņēmēji. Jā, tas darbs ir notiek nemitīgi. Un šobrīd mums atkal ir izpildirektori Laura Skrodele, atkal sieviete, kuru es vienkārši apbrīnoju tas, kā viņa strādā, kā viņa var vienā dienā tur būt pie premjera vai vēstniekiem, nākamā dienā kraut kravu, aiznākamā dienā kaut kāds dokuments kārt, un tad aizbraukt uz Ukrainu, nevar pat izsekot, cik reizi viņi tur brauc un ko viņi tur dara. Vienkārši cilvēks, kurš dieva dāvana uzņēmējiem mieram darīt tādu darbu, kādu Laura
šobrīd dara, tas ir kaut kas. Nu, es godīgi pateikšu, es nevarētu tādu intensitāti un tādā slodzē strādāt kā viņi. Tas ir kaut kas. Atkal sievietes, kā mēs. Jā, atkal, tas ir, tas, ko dara Laura, Skrodela, ir mega. Es pat nezinu, kā to raksturot. To darbu, ko viņi dara. Tas baigais apjoms un baigā mērķtiecība, un viss ir izdarāms, un viss ir apčubināti. Viņiem nav kaut kādi tur tur birokrātija tiek apieta un sakārtot. Fantastiski. Jā. Ok, tagad šo aizvērsim, novēlu ātrāk to lietu padarīt, bet tur ļoti, ļoti daudz darba būs arī pēc tam. Būs ļoti daudz, bet ilgi būs, bet labā ziņas darbs ir izdarāms. Jā, protams. Tagad ir cerība, ka tas ir izdarāms. Draugiem grupa Mentoru klubs. Mentors, es teiktu, ka tas ir tāds iedvesmas nesējs. Tu esi kaut kādā ziņā tāds ideju evaņģēlists, sauksim to tā, ka tu esi gatavs doties, tu esi gatavs skaļi stāstīt par labām lietām, ko tu esi iemācījies, un tev nav žēl ar to dalīties ar citiem. Tas, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā tāds sociāls projekts, pat būt mentoram. Man liekas, es nebūtu nonākusi filozofijas fakultātē un dabūjusi filozofijas diplomu, ja man nebūtu manas mammas draudzene, kura teica, ka tā būs vieta, kur tev vajadzētu iet. Piemēram, atkal šis tikai viens parasts padoms parādīja man, ka it kā liekas, ko tu ies ar savu filozofu diplomu. Par man arī ņirdas sākumā, kā tas būs, ko tu darīsi, sēdēsi un domās. Es redzēju, ka tie ir diplomāti un politiķi un tikpat labi kur IT jomas speciālisti un kas tik vēl, ne? Es vienmēr visas darba vietas, kuras esmu bijusi, censusies veidot tā, kā es gribētu tur strādāt. Un ja tu ej tāda filozofija arī tā mentoringā iekšā, ka tu gribi radīt pasauli, kurā tu gribi dzīvot. Un tu radi apkārt tādus cilvēkus, kuri ir spējīgi to piegādāt. Man ir šausmīgi melna humora izjūta, man liekas, un tas ļoti cilvēks vienmēr atbrīvo, bet tas nav tā bijis vienmēr. Es domāju, ka tā veiksmes atslēga manī ir tieši tas, ka es esmu beigusi konkurēt ar citiem cilvēkiem. Tas tā nav bijis vienmēr. Es arī vienmēr gribēju būt pirmā, visskaļākā, tur vispirmākā, tā teikt. Un vienā brīdī tu saproti, ka patiesībā tev nav ko pazaudēt, ja tu esi gatavs tiem cilvēkiem palīdzēt kaut kādā ziņā. Ja? Ja tu noliec to savu spīdēšanu drusciņu malā, jūs patiesībā varat spīdēt abi kopā un sasniegt tos mērķus kopā. Un viss ir baigi forši. Es 13 gadus jau esmu draugiem grupu runas vīrs, kas ir ilgi, un tad bieži vien bija tāda sajūta, ka draugiem grupa ir viens cilvēks, tur, kurš vienīgais spēj kaut ko publiski pateikt vai uzstāties. Un tāpēc patiesībā vēl pirms mentoru kluba dibināšanas bija jau vairāk tādi cilvēki, kuriem bija vēlme un gribēšana doties un palīdzēt kādam publiski uzstāties, mācīt, mentorēt. Tas jau bija. Tikai tas bija, viņš notika tādā neformālā līmenī. Un tad pie mums komandā atnāca Agnes Pumpure, kurai es izstāstīju to ideju, saka, hei, tas ir izdarāms. Atkal viena sieviete, kur var izdarīt darbu, ko tu esi domājis vairākus gadus un neesi izdarījis. Un sākotnēji ideja bija viņu saukt par speakers klubu vai runātāju klubu, bet beigās sapratām, ka mēs ar diezgan daudz laika nodarbojamies ar mentorēšanu. Un tas ir tad mentorēt cilvēkus, piedalīties kaut kādās žūrijās, tur Junior Achievement, Banka augstskola, Latvijas universitātes, Rīgas ekonomikas augstskola. Mēs jau to visu darījām, tad mēs vienkārši legalizējām to, ko mēs jau esam darījuši vairākus gadus. Iedot tam vārdu, jā. Jā, iedot vārdu un arī parādīt, ka mums ir forši
cilvēki, zinoši cilvēki, vairāk nekā viens, ja viņi ir 20, vairāk kā 20. Un tas mentorklubs nav arī, ir arī, vēl mums grupā ir cilvēki. Bet, un tad viņš tika nodibināts, mums pat ir sava telpa, kur mēs tiekamies, mums ir pasākumi, mācības, treniņi, draugiem grupu konferenci jau 2 pēc kārtas bijuši, kas ir tāds fināls kaut kādām lielākām uzstāšanām, un tur rodās jaunas publiskās runas zvaigznes šeit pie mums. Tas, principā, tas bija, teiksim, tā darbība, viņa neformāli notika, un tad mēs viņu iedavām vārdu un ietveru. Tā tas radās. Un tie ieguvumi ir, manuprāt, ļoti labi un ļoti daudz, jo mentoru kluba biedriem, tā skaitā man, liekas, atkal tev ir vēl viena forša kopiena, kurā būt, kurā attīstīties, mācīties. Piemēram, kad mēs ejam uz kaut kur uzstāties, mums ir nodrošināts, ka režisors Pēters Krilovs, leģendārais Pēters Krilovs, tev vienkārši māca un sagatavo, kā uzstāties. Fenomenāli. Tev ir, tu iegūsti atziņas, nezinu, tur no foršiem, spēcīgiem cilvēkiem, tev vienkārši palīdz un atkal parāda, ka patiesībā publiski uzstāties vai kādu mācīt vai mentorēt, tas ir iemāt. Ja tev liekas, ka tev tas nesanāk, tas nenozīmē, ka tu to nevari. Tas nozīmē, ka tev tas ir jāiemācās. To var iemācīties. Uztaisīs tādu interesantu uzdevumu, tā retrospekcija, un baigi viņš patīk. Neņemsim 5 gadus, paņemsim 3 gadus. Mēs tagad aizējam 3 gadus, mēs satiekamies komandu tiltiņā, ar tevi ir draugiem grupa, mentoru klubam ir jau cik būs pēc 3 gadiem viņam gadi. Tagad ir 2, ja? 2 laikam. 2, tad man būs ļoti 5 gadu jubileja. Vai tad? Nē, būs, jā, okay. Mēs ejam uz priekšu. Tad mēs ar tevi sēžam, dzeram vīna glāzi vai dzeram alu vai vienkārši kaut ko uzkožam, un mēs runājam par tevi, kas tad ir noticis. Kas tajos pēdējos 3 gados notika mentoru klubā, ja mēs tā atskatāmies. Mēs varam saskandināt glāzes, ka mēs šitās lietas esam izdarījuši, tā kā rīktīgi forši. Ko es gribētu, lai šādi mentoru klubi parādās citos uzņēmumos, jo mums draugiem grupa ir tāda vēlme parādīt, ka var. Vēlreiz, pieņemsim tāpat labbūtība. Tad, kad mēs sākām labbūtību, es ticu, ka bija uzņēmumi, kur tā labbūtība bija vēl augstākā līmenī. Mēs bijām pirmie, kas par to runā. Ja šobrīd paskatās tirgū, ir ļoti daudz uzņēmumu, kur labbūtība varētu būt pat, teiksim, tāda, ja tas skaties kaut kādā finansiāla iegūmā, pat jaudīgākā kā pie mums. Bet mēs to pirmie sākām runāt, tas ir aizgājis tagad, kā mainstreams un forši. Un es gribētu arī, ka ko es gribētu redzēt pēc tiem gadiem, kad, tad mēs sākām mentoru klubu pirms 5 gadiem, un kad rekur ir mentoru klubs, rekur ir vienalga, ka sauks, kā viņš tur saucās, bet ka vairāk uzņēmumu saprot, ka dalīties ar savām zināšanām ir vērtīgi, jo es atklāšu vienu noslēpumu. Ja? Tad visi uzņēmumi mācās. Visiem ir kaut kādas mācības, vai tur apmaksā darbiniekiem, tur universitātes, vienalga kaut ko. Mācās, es domāju, ka visi lielākoties. Un tas ir labi. Bet tad, kad tu kādam māci kaut ko, kad tu māci, tas patiesībā ir reiz 2. Tas nav tikai tam pakalpojumu saņēmējiem, tas arī tev. Tad, kad tu kādam kaut ko māci, tu daudz vairāk to lietu izsmadzeņo un apgūst, un tu vienkārši paliec labāks, gudrāks, efektīvāks kādam kaut ko mācot. Tas arī ir ieguvums uzņēmumam. Tā nav tikai tur, labdarība, mēs tur pavelti kādam padomus. Tā ir arī to cilvēku, kuri to dara, attīstība, tad viņi būs produktīvāki, efektīvāki, kvalitatīvāki, jo viņi kādam kaut ko ir mācījuši, un tajā procesā viņi paši kļūst labāki. Tu aizsāki mentoru klubu kustību, bet kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijusi tāda nozīmīga personība tieši tavā izaugsmē, tāds kā mentors? Tu jau pāris pieminēji, ir vēl kādi, kurus tu neesi pieminējis? Kurš būtu vērts? Katrā dzīves posmā ir bijuši cilvēki, kas tev ir devuši
Vēlreiz, atkal ne jau tur kaut kāds konkrēts padoms, kaut kādu iedvesmu. Es nezinu, tas pats tā pati Kerlī Gabriloviča, Kerlī Vares, viņa ir igauniete, kur atbrauc uz Rīgas ekonomikas augstskolu mācīties, palika šeit, un viņa šobrīd Luminoru vada, pirms tam viņa bija Latvijas Telekom, arī ilgus gadus strādāja. Ļoti man ir iedvesmojis arī, ļoti jauna tolaika sieviete ar ģimeni, ar bērniem, vienkārši darīja tādas lietas. Ko viņa darīja, ne jau kaut ko, tur slepenas kustības darbības, vienkārši bija cilvēks un darīja visu cilvēcīgi un ieskatījās, redzēja klientā cilvēku, nevis ailīti Excelī. Man ir bijuši vairāki, katrā kaut kādā dzīves posmā ir bijuši cilvēki, kuri ir iedvesmojuši visādām lietām, bet gan es katrā vietā, arī šeit draugiem grupu, principā, es nevaru nosaukt visus vairākus simtus cilvēku. Daudz ļoti. Tā, ka tu katrā redzi kaut ko tu no viņa var paņemt, mācīties un iedvesmoties. Viņam nav jābūt atkal, tur nav jābūt, ka tas ir kaut kāds tur lielais biznesmens vai tur populārais aktieris vai kaut kas tāds. Tu iedvesmu var gūt arī no sava, 11-gadīgā brālēna, ieklausoties, paskatoties, kā viņš domā, kā viņš darbojās, kā viņš strādā, kā viņš skatās uz dzīvi. No pilnīgi katra cilvēka var gūt kaut kādu iedvesmu. Jā. Draugiem arī nesen svinēja 20 gadu jubileju. Ļoti, ļoti liela svētki. Mums tūlīt tās būs milzīga balle. Kad mēs izlaidīsim, balva jau būs pagājusi. Tad vajadzēs pastāstīt, kā mums gāja. Bet pa ceļam ļoti daudz neveiksmi, eksperimenti, amerikāņu kalniņu vienmēr sakot. Taču ir arī viens ļoti spožs spīdeklis ar nosaukumu Printful. Tu esi stāvējis blakus tiem daudziem uzņēmumiem un redzējis, kā tie rodas, izaug, attīstās un nomirst vai izdzīvo. Kādas ir tās galvenās atšķirības, kuras tu ieraudzīji uzņēmumos, kuriem reāli sanāk? Godīgi, es arī to vienreiz arī pateicu Libertam, viņš tur teica, what the fuck? Es neticēju Printfulam. Okay. Es neticēju, es uzskatīju, ka Printful ir, visiem zināms stāsts, ka pat pirms draugiem Laurim Libertam bija krekliņu drukāšanas bizness. Un man likās, ka tā ir tāda kaut kāds tur sentiments, tur pie saknēm atgriešanās, vienalga, es neticēju, tāpēc, ka, es tam neticēju, un es redzēju, kā Printfuls top, kā Lauris Dāvi no sākuma, pēc tam tur pievienojas Jūlija, Krista, tas kolektīvs, kad mēs sākām Printful, mēs tur bijām kaut kādi 6, 7, 8, 9 cilvēki. Jā. Es neticēju, bet tās atšķirības ir tās, atkal man liekas kaut kāda ticība, ka tas aizies. Droši vien ne jau tikai ticība, arī droši vien dati un tirgus izpēte. Tā, bet Printful stāsts jau ir gaužām vienkārši. Tad mums pašiem tolaik mēs uztaisījām kompāniju, kas saucās Startup Vitamins, un pašiem vajadzēja šādu ārpakalpojumu sniedzēju, jo mēs negribējām nodarboties ar druku. Un tas bija nejauši, ka sapratām pagaidi, bet, ja jau šādi pakalpojumi nav, vai viņi bija, bet, dažādās kvalitātēs, dažādos līmeņos, ka varbūt jārada ir savs, jo atkal, ja tev ir problēma, iespējams, kādam citam ir līdzīga problēma. Vismaz vienam, vēl vairāk ne jau Latvijā, bet plašajā Amerikā. Un, manuprāt, tas ir tāda liela mērķtiecība, ko vēl darīja Printful ļoti strauji paplašināja komandu, lai sākumā bija tas pats, viens tur darīja visus darbus, tur bija mārketinga speciālists, atbildēja varbūt uz telefonu zvaniem, bet kad ar laiku diezgan strauji apaudzēja ar speciālistiem. Tas, man liekas, bija tas veiksmīgs stāsts. Un, protams, atkal tas bija tāds pirmais uzņēmums, kuram tāds eksports bija no pirmās dienas. Jā. Viņš Latvijā, vispār Printful Latvijā pēc būtības neko nedarīja. Latvijā klientu praktiski nebija Printfulam. Un vēl joprojām arī nav baigi daudz. 3% tur kaut 0,00 vai kas. Saprotu, ka tev
jāiet lielos tirgos, un lai tajos tirgos ieiet, tev vajag lokālos cilvēkus. Un tāpēc arī milzīgu pateicību esam parādā Amerikas latviešu kopienai. Julija Giforda, Nora Invēs, kuras bija kanādietis, no ziemeļamerikānietis, kuras principā palīdzēja vispār atvērt Ziemeļamerikas durvis, kaut vai ar to, ka viņi zina, kādas tās, kā tur ir. Jā, tur dāvs pats bija Amerikā mācījies vidusskolā, nemaldos, vai pat universitātē. Bet viņas bija uzauguši, viņas trešās paaudzes emigrants. Es domāju, pareizie cilvēki un ar tāda, es teiktu, baigā drosme. Printfuls bija baigā drosme, jā, bet beigās, tas tev nav izīrēt serveri. Jā. Tas tev ir nopirkt drukas iekārtu, kur nemaksā sotaku. Ja, tas bija drosme, bija baigā un atvērt pirmo ražotni Losandželosā, un pēc tam tikai Rīgas ražotni bija, kaut otrā vai trešā vispār. Tā ir drosme. Un arī Printfuls vispār iemācīja, kā esi drosmīgs. Un tas nav risks, tā ir drosme. Jo kā teica arī Liberts vienā sarunā, viņš nekad nav riskējis. Riskēt nozīmē, ka tu ieguldi kaut kur visu naudu un skaties, kas tev sanāks. Viņš nekad tā nav darījis, viņš vienmēr ir ieguldījis tik daudz līdzekļus, kurus viņam nav bail pazaudēt. Ja jebkurus pazaudēt, nenotiks kaut kas ārkārtējs. Tā kā es teiktu tāda drosme. Un atkal tā, drosme darīt, drosme mēģināt, drosme, tā, man liekas, ir tā lieta. Kad nebaid, kas var notikt slikts? Jā, ļauties. Kamēr tas nav tavs dzīvības jautājums, kas var notikt? Atlaidīs no darba, pazaudēs naudu, pazaudēs biznesu. Jā. Tev liekas tieši šo iemeslu dēļ, ko tu minēji, tāpēc arī ir draugiem grupā tas pirmais vienredzes, ka mēs vienkārši bijām tādi, kas daudz eksperimentēja, kas ir viena no mūsu galvenajām pamatvērtībām. Un tāpēc arī šeit tieši. Jo kāpēc ne citā vietā, kāpēc tieši te man tas vienmēr ir interesējis? Es domāju, tur ir arī kaut kāda vēsturiska aura, jo galā draugiem LV bija tāds pirmais veiksmīgais Latvijas interneta produkts, varbūt es pieļauju, ka tas arī kaut kādu, deva kaut kādu, kā minimums kaut kādu sajūtu vai migliņu gaisā, kad mums jau vienreiz sanāca mazā mērogā Latvijā, un varbūt mums var sanākt otrais arī globāli. Es domāju, ka, un atkal vēlreiz, diez vai, ja te, teiksim, būtu tāds, tā kā tobrīd bija kaut kāds vidējais kantoris, kurā tur pret darbinieku izturās kā pret niecību, diez vai rastos vienreiz. Kā pierādījums tam ir, paskatāmies, totalitāras valstis, viņām ir kaut viens sasniegums, kaut ko raķetu uzbūvēt, ko uzmest bērnu slimnīcā. Viņiem ir kaut viens sasniegums, Padomju Savienība ir radījusi kaut vienu vispār lietu jēdzīgu. Kas nav ar karu saistīta tieši. Jā, nav. Kaut kādās tur Ziemeļkorejās ir kaut kas radīts. Nav, līdz ar to tādā totalitārā režīmā, tādā, kur cilvēks nav brīvs, tu nevarēji neko radīt. Un tāpēc es tā arī uzskatu, ka tā brīvība, individa cieņa, cilvēku tiesību ievērošana, un nevis vienkārši uz papīra, bet realitātē, ka tā rada labas brīvība rada labu. Daudz, kas ir radies ASV, tāpēc, ka tā ir brīvības zeme. Jā. Un tikai brīvs cilvēks var kaut ko radīt, izdomāt un uztaisīt. Jā, tā ir cilvēka galvenā izpausme, un tev ir jāatrisina tās pamatvajadzības, Maslovs. Bet, tad, kad viņš var izpausties, tad rodās brīnumi, tad ir sasniegts tas augstākais līmenis, un ja tu to nenodrošini, tad ko tu īsti dari? Kas ir tavs mērķis? Ja mēs neesam brīvi, tad mēs, ja mēs esam tā dzīvnieki, kas ir ieslodzīti kaut kādos būros un tiek izmantots, ka no viņa tiek kā tāds verga darba spēks. Es uzskatu arī, ka brīvība, individuālā brīvība, protams, respektējot citu brīvības, ir viena. Tas ir pierādījies, ka tā ir viena būtiska lieta, lai vispār kaut kas labs dzīvē notiktu. Jāni, kāda ir tava personīgā misija? Kāpēc tu nes šo vēstnešu, bet man labāk patiks palabot evaņģēlisti, man Sintītieši šodien to vārdu pielipināja karogu.
Un kāpēc katru reizi, kad es ar tevi runāju, tev vienkārši ir tā enerģija visu laiku ģenerēt tās idejas. Tā kā tu teici, tu iedevi to ideju, tu viņu varbūt pats nerealizē, bet viņu palaid tālāk un kāds viņu izpilda. No kurienes? Kas ir tas, kas tevi tā kā tur urdi iekšā? Man kaut kāds vairākas reizes ir dzīvē pierādījies, kad ir nepateiktās lietas. Jā, ka tev, man liekas, ka šito varētu pateikt vai mēģināt izdarīt, bet nevar būt. Nevar būt, ka vēl kādam kaut kas tāds varētu būt interesants. Pirmkārt, tā nedara, taču mēs 100 gadus esam darījuši šādi, kāpēc ir jādara pēkšņi šādi un tā. Un tad kaut kādas pāris reizes esmu tā apdedzinājis to, kad ir nepateiktās lietas, un tu beidzot, to vajadzēja izdarīt ātrāk, pateikt. Un tā ir tāda viena lieta. Otra lieta ir, man tiešām ir, arī tāda neticība, es tiešām varu kādam kaut kādu ideju, kaut kādu padomu, un kad beigās tev nevis viens, bet vairāk cilvēki saka, man tas palīdzēja, un tam likās, forši. Un pēdējā lieta ir, man reāla problēma, es tā kā reāli neko dzīvē neprotu. Piemēram, es neprotu, es nezinu, nekādas remontdarbas, es nemāku, man ir problēmas pat velosipēdam ķēdi uzlikt, šodien liku. Es reāli, ir cilvēki, kas tur māk tur rokdarbus, tur mašīnas remontēt savējumus, tad tādi ir vairāk džeku remontē savas mašīnas garāžā. Vēl kaut ko, un es neprotu to. Reāli, man no tā ir paniskas bailes no kaut kādiem darbiem, jo es vienkārši neprotu, man nesnāk. Un tas ir tāds vienīgais, ko es, man šķiet, ka protu, vai citiem tā šķiet. Un tāpēc tā ir tā, kad darīt kaut ko tu proti. Un arī, vienkārši tas ir mans darbs, arī mans hobijs, jo, piemēram, darbs un hobijs, tā darbs un hobijs, uzņēmējiem mieram ir tad es to daru kā hobiju, es atlīdzību nesņem vai red jacketos eksporta asociācijā. Un arī man dažkārt ir, es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem nav hobija. Tā kā reāli, es tur nekrāju ne pastmarks, ne kiteboardu, neko. Bet, un arī man ir jautājuši tur draugi vai kāpēc. Tāpēc, ka, kā hobijs ir, lai tev sagādātu prieku. Man prieku sagādā, darīt, sarunāt, dabūt naudu uzņēmējiem, vai šeit kaut ko izdarīt. Tas man sagādā reāli prieku un gandarījumu, un tāpēc es to daru, jo skaidrs, ka beigās cilvēks jau visu dara sevis dēļ. Pieņemsim, ja tu kādam ziedo naudu, nevajag muldēt, es tur ziedoju, man tur kaut ko. Nē, tas ir ātrākais veids, kā nopirkt labas sajūtas. Vienkārši noziedo naudu, un tur uzreiz tu momentāli dabūni labi, tu redzi, ka tā nauda noziedotā tur kaut ko vēl ir pamēr, Dievs vispār cik labi, un ja tu vari ar kaut kādu savu darbību kādam palīdzēt, es godīgi priekš, man interesē tās manas sajūtas, ka pēc tam ir forši. Pēc tam ir vienkārši, tu pa lēto nopērts ļoti augsta līmeņa labas emocijas. Nekā cita tur nav. Okay. Mēs lēnām tuvojamies šīs sarunas beigām. Es gribētu tev pilnībā iedot vadību par šo podkāstu. Tev ir iespēja noreklamēt jebko, ko tu vien vēlies šajā podkāstā, parunāt par tēmu, kur tavuprāt ir svarīgi, kurai mēs nepieskārāmies, vai uzdot jautājumu man. Ja es tev varētu uzdot jautājumu, kāpēc tu šo dari, kāpēc tu kāds tev ir mērķis, iemesls vai motivācija? Jo šis nav tavs pamatdarbs, tev neviens amata aprakstā tev nav ierakstīts, ka tev ir jāvada podkāsts. Un kāpēc to dari? Iepriekšējā podkāstā man viesis pajautāja diezgan līdzīgi jautājumu, tur gan es vairāk definēju mērķi, viņš man par mērķi jautāja. Mērķis mums ir skaidrs, ka mēs gribam būt tā kā Latvijā atpazīstamākais biznesa un pašattīstības vieta, hubs, kur mēs to informāciju dalāmies. Un dalāmies bez maksas par brīvu. Nevis prasām kādam par to naudu, kur ir daudz ļoti, sauksim viņus par mentoriem, kas tirgo tādu veidu informāciju, lai gan to viņi var dabūt par brīvu. Viņa varbūt nav tik koncentrēta. Bet tā personīgā motivācija, es pieļauju, ka man ir tāds tradīcija ar māmu svētdienās dzert kafiju. Un es sen jau to pamanīju, ka es aizēju, un mēs vienkārši varam 3 stundas vārīties un vārīties nevis tur par tēmu, kad
tur kādu foršu dienu šodien tā tālāk, bet reāli ieiet tādos filozofiskos stūrakmeņos, kaut kur nomaldīties pa ceļam, tad mamma man izvelk ārā, tad es viņu izvelku ārā kaut kādās situācijās. Un tā forša sanāk, viņa manī ļoti daudz klausījās, kad es stāstīju, un man tā problēma bija, vēl projām viņa ir, kad es netik labi klausīties, proti cilvēks, un tas bija arī tāds personīgais vieta, kur es varu koncentrēti sēdēt un klausīties vienkārši. Un tas man likās tā baigi forši. Un tad vēl tā piešprice uzņēmēji, kas man vienmēr bijuši, es negribu nevienam citam ierēbt, mīļākie cilvēki, jo viņi ļoti bieži ir margināli, viņi ir šausmīgi dažādi un spilgtas personības. Un vienkārši patīk viņus ielikt tādā kastītē, kas citiem ir redzama, kas redz, ka viņš ir cilvēks, ka viņš tās lietas dara nevis tāpēc, ka viņš grib nopelnīt naudu un tā tālāk. Un, protams, tas ir viens no galvenajiem biznesa mērķiem, bet viņš grib dalīties, viņš grib palīdzēt un viņš grib izmainīt kaut ko. Un, man liekas, tādus cilvēkus ir jārāda vairāk un viņiem ir jāiemāca, ka hei, tev vajag stāstīt to, ko tu dari. Jo, ja tu to stāstīsi tālāk, tev būs lielāks efekts no tā. Un, man liekas, tā ir tā galvenā motivācija arī. Jā. Paldies. Jo katram jau ir sava. Ja tur kāds saka, mana motivācija ir padarīt pasauli labāku, viņš dirš. Tā nav taisnība. Jo katram ir kaut kāda personīga, kaut kāda bērnības trauma, un tāpēc tu palīdzi cilvēkiem, jo tev nepalīdz, vai tieši tev palīdzēja. Tā kā viss, ko mēs darām, un arī no tā nevajag kautrēties. Jo, piemēram, es esmu arī tādas LGBT padomes biedrs, kur mēs atbalstam mozaīku, LGBTQ+, jā. Un tur arī man vienreiz Zālīts, kas ir mozaikas vadītājs, parādījās man kaut kā, es tev pateikšu īstenībā, kāpēc es to daru. Man ir bērni, un viņi kaut kad izaugs lieli, un tad es tā iedomājos tādu sarunu ar savu meitu vai dēlu. Tēti, agrāk šitā te izturējās pret cilvēkiem ar citādu seksuālu orientāciju pirms 20 gadiem, un es varu priekt, un tavs tētis cīnījās pret to vai par to. Jā. Tad, principā, es gribu nopirkt vienkārši nākotnē bērnu lai nepadomā, ka sēnes ir loks. Tas ir vislētākais veids, kā to izdarīt. Jā, un es tam saku, sorry, ka tāda ir mana motivācija, bet tāda ir mana motivācija šeit būt. Viņš tā, nice, šito es stāstīšu tālāk. Man likās, ka atkal tas bija veids, ka es tā kā kautrējos to pateikt. Es tur cīnos par cilvēku. Nē, es to daru savas nākotnes. Piemēram, arī mūsu liels atbalstītājs advokāts Lauris Liepa, viņam ir jau tīņu bērni. Viņš satversmes tiesā tur cīnās, viņš partnerattiecību likumu izbīdīja un tā. Un viņš arī saka, viņam pienāk kaut pusaugu meita vai dēls. Es saku, Fāter, tu esi normāli. Bet tu dari kaut ko normālu. Mēs tā, viņš tā, iedomājies, mana tīneidžera vai tīneidžeris pateica, tu esi normāls džeks, un mēs tēvam no tīneidžera dzirdēt vārdus, ka tu esi normāls cilvēks, ir baigi svarīgi. Un tas tā arī, un no motivācijas nav jākaunās. Ja motivācija ir, tu dari labu darbu, lai iemīlētu sevī meiteni, tas ir ok. Ja vien tu pa īstam dari labu darbu, kāda starpība, kāda ir tā motivācija, galvenais darīt. Un paņemsim arī palīdzēt Ukrainai šobrīd. Nav tā, ka pēkšņi vienkārši no zila gaisa Ukraiņi tagad ir kaut kādiem mūsu tur asins brāļi vai kaut kas tāds. Tā nav. Pat ne igauņi, pat ne leiši nav. Mums kaut kādi brāļi, par ko mēs tur krītam un ceļamies. Ja? Bet šeit ir arī gauži vienkārši, ko mēs arī uzņēmējiem stāstam, kāpēc mēs atbalstam Ukrainu. Tāpēc, ka mēs šobrīd karu nododam ārpakalpojumā. Un tas ir lētāk. Tev ir lētāk, man draugs noziedo 150,000 vienkārši vienā dienā uzņēmējiem mieram. Un es varu tā guņču, bet kā, ko viņš? Bet tu pats teici, ka tas taču ir, lētā, viņi te jāsēž tranšajās. Kas tu man esi vienkārši internetu bankā nospiedu sen podziņu. Viņi sēž tranšajās. Un tad, kad atnāks tas karš, viņam ir ēdināšanas biznesa, Baltic Restaurant Services, viņam super komanda. Tad, kad atnāks karš, tad būs problēma, tad būs dārgi. Tad būs hanā. Ja? Šeit es, es pārskaitīju 150 pakas, kas tur liels vai ne, un tu redzi, atkal tu redzi
tad tu godīgu motivāciju izstāst cilvēkiem, un viņi sadzird, bet man jau arī īstenībā motivācija ir. Jā. Ne jau miers pasaulē. Viņi rezonē beidzot ar tevi. Tur skaistuma karalienēm ir jāsaka, kāds tev motivācijas grib, lai miers pasaulē, lai Āfrikā visiem ir ūdens un ko ēst. Bullshit, vai ne? Tev ir personīgā motivācija, vienmēr ir kaut kāda. Un tās ir atkal godīgums atmaksājies. Godīgums ilgtermiņā ļoti, ļoti atmaksājies, ja tu esi godīgs pret sevi, tu sev nemelo, kāpēc tu šito dari, tu nemelo citiem, un no sākuma cilvēkiem ir tāds varbūt šoks, dažkārt ko šitā atļāvās, jo man arī bija, ka es tam Zalītam teicu, ka motivācija ir mana meita pēc 20 gadiem. Es tā gaidīju, kas būs, ka viņš tur tā kā, salamās tevi. Salamās, bet domāju, rekord, šitas atkal domā, ka viņš tur ir, foršma. Un tagad arī, un ka tu atkal, ka tu esi paties tai savā motivācijā, tu arī vari to darīt daudz efektīvāk, vērtīgāk. Protams, skaidrs, ka mēs sākām to atbalstu, starp citu, LGBT kopienai, Printfuls bija tas karognesējs, mēs to sākām aiz dusmām. Mēs redzam, ka ir politiķi, kuri uzskata, ka viņi tagad noteiks, kurš cilvēks būs te, jums piederīgs, kurš nebūs kaut kādi šaubīgas izcelsmes politiskas partijas, tad tagad regulēs, kā dzīvot vienai 10. daļai cilvēku mūsu valstī. Nē, tās bija tādas dusmas sākumā, ka mēs to sākām darīt. Un beigās saprot, ka tas ir, un atkal, tas ir atmaksājies pie, mūsu uzņēmumā, tas ir atmaksājies, jo cilvēki redz, ka šeit ir droša vieta, droša vide. Un viņi var šeit izpausties. Tas pirmajā Praidā tie lielie sponsori bija Printfuls un Swedbank, citi uzņēmumi baidījās. Nebaidījās, kā norēģēs mūsu klienti, mūsu darbinieki, kaut ko. Pasties, kas notika šai Praidā, tur nevarēja Vērmanas dārzā nebija vieta visiem uzņēmumiem, kur gribēja ar savu zīmolu iet Praidā un parādīt, ka mēs arī cienam visus cilvēkus. Tagad atkal tas ir aizgājis tādā, sniega bumbas efekts ir radies. Jā, es vienkārši vēl vienu lietu, ko es gribēju piebilst. Ja tā pavisam godīgi, tad pie manis nāk uzņēmēji. Uzņēmēji ir diezgan lieliem uzņēmumiem ar lielu ietekmi. Es viņiem varu zvana attālumā uzzvanīt un pajautāt, jo es viņus zinu. Ja mēs 3 stundas ļoti intīmi runājām, intīmi tādā ziņā, ka es viņus izpētīju un viņi saprata, ka es esmu, piemēram, normāls cilvēks. Varbūt daži nepadomāja, ka esmu normāls. Es varu uzzvanīt viņiem un pēc tam pajautāt kaut ko, ja man kādreiz vajadzēs. Un, ja es gribēšu uzbūvēt kaut ko lielu, tiešām tādu super nozīmīgu, man būs iedomājies kāds networks ar cilvēkiem apkārt, un es viņus visus pazīšu. Jā, tā motivācija ir tas, ko tu teici. Paldies tev, Jāni, par interviju. Bija ļoti, ļoti daudz interesantu stāstu. Es nemaz nebrīnījos, ka būs tik enerģiska intervija. Man kā vienmēr pēc tādām intervijām ir pilns lādiņš es esmu uzlādējies. Būs grūti aiziet šodien gulēt, visticamāk. Paldies, ka iedevi to enerģiju. Paldies, ka ļāvi tāpt šim podkastam. Ar tavu epizodi mēs arī sākam šo jauno spinu šim podkastam un iesim tālāk uz saviem mērķiem, mēģināsim sasniegt tās virsotnes. Paldies, un lai tev sanāk, gan ja tur ir kaut kāds cilvēks tur savā sapnītī, ko tu gribētu šeit redzēt, sēdam, lai tas tev nākamgad izdodas. Jā, paldies tev. Paldies.